Sveicināti skatītāji! Kārtējā Viss ir tevī ciklā, ko organizē Sijācums Šūnu banka. Un šajās sarunās mēs runājam parasti par veselību, par cilvēku potenciālu, par to, ka mūsos pašos slēpjas milzīgs spēks, milzīga enerģija, milzīgs potenciāls, citreiz apjosts, citreiz neapjosts. Mēs bieži vien pieskaramies tēmai, kas ir saistīta ar grūtniecību, ar dzemdībām, jo šis arī ir mūsu darbības lauks. Un šodien mēs runāsim par ļoti interesantu un ļoti svarīgu tēmu, par veselību, kas sākas zarnās. Un par to, kā pārtika ietekmē ne tikai mūsu pašsajūtu, ne tikai mūsu ķermeni, ķermeņa izmērus, es gribētu arī teikt, bet arī smadzenes, emocijas un pat attīstību. Un viesos pie mums šodien ir Silvija Ābele, kas ir ķīmijas zinātņu doktora, ja es kļūdos kādā no tituliem, lūdzu izlabot, uzturzinātniece, uztura speciālisti, certificēta GAPS uztura konsultante un holistiskās medicīnas praktiķe. Sveicināts, Silvija! Prieks tevi redzēt mūsu studijā. Paldies par aicinājumu uz sarunu un labdien skatītājiem! Jā, mēs ar Silviju šodien tiekamies pirmoreiz, iepriekš nebijām pazīstamas, un tāpēc sāksim arī ievadu. Es arī ļoti labprāt gribētu uzzināt par to, kā tavs ļoti interesantais profesionālais ceļš no ķīmijas nozares tevi ir atvedis līdz uzturam un veselībai, veselības zinātnē. Kā tas notika? Jā, tā ir sanācis, ka mana profesionālā dzīve dalās divās daļās. Un lielākā daļa līdz šim, 30 gandrīz gadi, ir pagājuši universitātē, akademiskajā vidē, tātad veicot pētījumus un mācot studentus. Man ir zinātņu doktora grāds ķīmijā, un attiecīgi, lektora pieredze un arī veikt dažādi pētījumi dažādās pasaules universitātēs, Eiropas universitātēs, jāsaka. Un paralēli tai darba dzīvē, bija ģimene, dzima un auga bērni. Un es jāsaka uzreiz, ka patinot to garo stāstu uz priekšu, ka tieši bērnu veselības problēmu dēļ pamazām manī radās interese par to, kā bērniem palīdzēt būt veseliem tādām dabiskajām terapijām, tādām terapijām, kas nedara bērniem pāri. Jo pirms tam jau bija sakarāta krietni liela pieredze ar rietummedicīnas piedāvāto ceļu un, gatavojot lekcijas tagad jau par uzturu, pētot arhīvus, dēla veselību toreiz, vecākā dēla veselību, meitas veselību, es ar vienkārši šokā saskaitīju, ka līdz 2 gadiem meitiņai bija iedotas 12 kursi antibiotiku un līdz 4 gadiem kopā 20 kursi antibiotiku. Un, protams, ka es jau pat to neizdomāju. Antibiotikas mēs pērkam ar recepti. Un tā kā, ģimenes ārsta svētība, ja tā var teikt, pēdiņās bērni tika, es teiktu, pārzāļoti. Un nebija jau galā veselība, bet galā bija 2 bērni ar astmas diagnozi, ar bronhītiem, plaušu karsoņiem, vidusceļas iekaisumiem. Un tā vienā brīdī sakrājās tā pacietība, vai tas izmisums drīzāk, uz kurien tas veda. Jo tas veda uz dzīvi ar inhalatoriem kabatā, ar astmas diagnozi, kuru māmiņu mēs nevaram ārstēt, bet varam tikai kontrolēt. Jā, lieciet gultiņā, lai guļ apmēram no sēdīs. Un pat pamēģinot šo ceļu, nelielu posmu ar šiem inhalatoriem, secinājām, ka nepaliek to labāk, bet paliek sliktāk. Un tad, kas ir nākamais solis? Ir lielāka deva, ir pieaugušo medikamenti, ir medikamentu kombinācija. Un tas bija tas laikam pēdējais piliens, kas izmisumā sākām meklēt, bet vai ir citi risinājumi, vai citas atbildes šim. Un izrādījās, ka ir. Un sākam apjot tādu aplīti par homeopātijas ceļu, ļaujot homeopātei daudzus gadus būtībā 2 bērnus, vēlāk jau bija 3, ārstēt, sapratu, ka viņiem nav sliktāk, ka viņiem pamazām imunitāte spēcinās un ka viņiem paliek labāk. Un šobrīd tātad man 3 pieauguši bērni, vecākais dēls un meita, un viņi dzīvo bez astmas diagnozes. Un cauri šim procesam ejot, un jau dzimstot 3. bērniņam, arī dzemdību pieredze bija dažādas, un nonācām līdz mājdzemdībām 3. bērniņu laižot pasaulē. Tā kā tā bija pilnīgi cita pieredze, arī šo 3. jaunāko bērnu ārstējot, kad viņš slimoja.
Un to es nesaku, ka vienkārši vecāki atsakās no antibiotikām, un lai tas bērns tur pats izveseļojās, un vecākiem nekas nav jādara. Tas ir tieši pretēji. Izvēloties nedot antibiotikas vai citus medikamentus, vecāki, tā esmu destekciem pacientiem mācu, izvēlās daudz aktīvāku līdzdalību un atbildību savu bērnu veselībā vai savā veselībā, jo tad jādara daudz vairāk. Ir jāmeklē viss iespējamās, tie skaitā uzturs kā terapijā, viss mūsu latviskā medicīna, kam ir tik liela vēsture un saknes, un paņemiet mūsu pirtis, mūsu ogas un sēnes un piepes un tējas un masāžas un kompreses un ko tik visu var darīt. Un tā kā tas prasa daudz vairāk vecāku iesaisti, un rezultātā bērnu veselība iegūst, jo viņam tāds spēcinās. Un tas ir tas ceļš, ko mēs izvēlējāmies. Un mēs redzējām, tā kā mums bija divas šīs dažādās pieredzes, un pamazām, pati izstudēja homeopātiju, un tāds ar homeopātijas koledžu radās izpratne un vēlme strādāt tieši uztarījumā, un tieši tajās grūtajās, varbūt, veselības tēmās, tā kā palīdzēt cilvēkiem, kuriem medicīna saka, ka neko diži nevar palīdzēt. Jā, tā kā es tagad atpakaļ skatoties, var teikt, ka bērni ir bijuši no lielākie skolotāji, un tā interese, kā es atdot tā mazo pirkstiņu, un arī tas mans pētnieciskais prāts, kas man vadīja to lielāko daļu manas akadēmiskās dzīves, tā kā ļāva man uzturēt to interesi, pētīt un lasīt pašai, mācīties būtībā autodidaktā sākumā medicīnu. Un tad jau tāpēc mans veselības blogs, kurā es gribēju dalīties, jo es nevarēju vairs nedalīties, es likās, es pārsprākšu no tā, ko es zinu un tagad saprotu un gribēju to dot cilvēkiem. Un veselības blogs, kur Antur tu tikko nosvinēja, es ļoti klusiņām, es pat nepieminēju, jo 12 gadi, un pašlaik viņš pārtop tādā vizuāli tā kā baudāmākā projektā. Tā kā tā informācija nekur nepazudīs, bet viņa tā kā ies cauri lielam kapitālam remontam, jo skaidrs, ka 12 gadu atpakaļ bija cits internets un citas manas prasmes. Lūk, un tas aizgāja tik tālu, ka es sapratu, ka es gribu ar cilvēkiem strādāt, dalīties jau kā medicīnas profesionālis, palīdzēt cilvēkiem būt veseliem ar dabiskajām terapijām, galvenokārt uzturu. Un es pieņēmu lēmumu atstāt savu akadēmisko karjeru 2017. gadā un iestājos 2 augstskolās Latvijā, lai izstudētu visu par uzturu, un šobrīd strādāju kā uzturu speciāliste, un priecīgi redzu, ka tā mana interese joprojām tepat ir, un tā kā es atstāju būtībā drošu, paredzamu akadēmisko karjeru, kas visu mūžu bija kaldināta, bet varbūt pietrūka beigās jau tās sirdsdeksmes turklāt, kamēr tas, ko es tagad daru, man dod prieku un gandarījumu katru dienu, un es priecīgi redzu, ka tas, es ceru, ilgi neveiksies. Tas, ko es sadzirdēju, ir tad, kad mēs paši sākam uzņemties atbildību gan par sevi, gan par saviem bērniem, mēs kā vecāki nevis atbildību iedodam ārstam, kurš tad izraksta, ko izraksta, tad ir vairāk jādarbojas, bet tad ir labāki rezultāti. Vai ne? Es pareizi sapratu. Es saprotu, ka arī diezgan daudz strādā ar ģimenēm, ar bērniem. Un kas tieši motivē šajā visvairāk? Vai tas ir tas, ko var redzēt to rezultātu? Jā, Marita, motivē. Man motivē cilvēki, kas uzņemas atbildību, un kas ir gatavi rīkoties, gatavi darīt, gatavi mācīties. Un tad, kad viņi pieslēdzās šim paņemtu atbildību savā pusē un reāli sāk spērt tos pirmos soļus, tad ir arī drīz ienākās pirmie rezultāti. Un tad jau tie rezultāti motivē. Un kā es smējos konsultācijās, kas man šobrīd ir ļoti garas un plāns ir pārkārtot to laika rāmi, man ir svarīgi cilvēku redzēt viņa veselības stāstu, un es to skatos vismaz 3 paudzēs. Tad man ir svarīgi viņam parādīt, izskaidrot, ko es redzu, kā tas viss kopā ir patiesībā savstarpēji saistīts. Un tad man ir svarīgi nolikt pareizajā virzienā, izskaidrot, pamatot, kāpēc, un samotivēt pirmajiem soļiem. Un tad es varu tad, kad es redzu, ka cilvēks vispirms man notic, bet pēc tam sāk rīkoties, kaut vai tas ir maziņš solīts, piemēram, kārtojot to uzturu šķīvi, tad drīz ienākās rezultāti, un tad tie ieguvumi viņu sāk paši vilkt. Paši motivēt. Un tad es varu aizvērt muti un tikai smaidīt un priecāties par to, ka cilvēki dara, jo tad tie viņu rezultāti būs tas viņu motivators tālākam ceļam. Visgrūtāk ir spērt to pirmo soli, un visgrūtāk ir
patiesībā, kas ir tas grūtākais? Noticēt tam, ka tas ir iespējams un savādāk, jo mums jau no bērna kāds mums māca uzticēt zinātnē, tīpaši pēdējos gados zinām notikumu ietekmē. Un mums stāst, ka tablete ir tas, kas ir jādzer tajā brīdī, kad tev ir slikti, vai jāiet pie ārsta, vai vēl kaut kas. Es pieņemu, ka tu arī neteici neiet pie ārsta, obligāti ir jāiet pie ārsta, ir jāpārbaudās jautājums, ko tu dari tālāk, ja, kad tu uzzini. Kas ir tas grūtākais? Noticēt? Tā mēs virspusēji skatoties, tā mēs varbūt varētu domāt un tā varētu teikt, bet īstenībā vismaz mana pieredze bija tāda, ka nebija runa par ticību, jo es ar savu zinātnes backgroundu, izglītību un PhD ķīmijā toreiz noteikti neticēju homeopātijai. Un dažus gadus vēlāk es gāju pats studēju un uzskatu, ka homeopātijai nav jātic, jo viņās vienkārši ir un viņa darbojās, neatkarīgi no tā ticamais vai nē. Un tā nav runa par ticību. Manā gadījumā, mūsu ģimenes gadījumā, tas bija izmisums. Izmisums, slimi bērni, nespēja ar to, ko medicīna piedāvā viņiem palīdzēt. Un, kā es teicu, izmisums ir lielāks par neticību vai par skepsi. Jo es jau sēdēju šitā te homeopātas kabinetā pirmo reizi, ko tad viņas tie graudiņi tur tie maniem bērniem palīdzēs, vai ne? Un kas gan tur ir iekšā? Jā, un zināt, nezinu, protams, kā tas viss darbojās, jā. Zināt, nevar pierādīt. Jā, un tā kā ticība, manuprāt, šeit, jā, ir labi, ja viņa ir, bet es teiktu, jā, arī pie manis atnāk ne jau tie vieglākie pacienti, tādā ziņā, ka vieglākajām veselības situācijām. Pie manis atnāk ļoti bieži tie, kuriem, neteikšu, es esmu pēdējā cerība, bet kuri ir izgājuši milzu apli pie dažādiem speciālistiem un ir ārstēts kuņģis, ir ārstēta galva, ārstēta cista griezt ārā, viss kaut kas tāds, un tas veselības jau nav pa detaļām. Un tad beidzot, kā varbūt viņi ierauga to kopainu, kā varbūt galvas sāp saistīta ar gremošanas trakta veselību un varbūt kā mēs skatāmies uz neauglību un grūtībā ieņem bērniņu un kā dzīvētas hormonālā veselība, tā kā un vecmammai un mammai un brāļiem māsām, tā kā mēs skatāmies kopā visu to ģimenes dzimtas bildi un atrodam, ka viss ir savstarpēji saistīts un, kā es saku, nevienā dzimtā nav nejaušs kaut kāds veselības stāsts, tam visam tā kā var izsekot līdzi, kāpēc. Tas, protams, prasa daudz arī, manas iedziļināšanās, tā kā mana laika un zināšanas un kāda varbūt analīze, vēl kaut ko, bet, jā, tā kā ticība, mēs par to varam runāt tādā, varbūt ikdienas līmenī, bet es teiktu, ka tā rīzāk ir rīcība, un rīcība bieži balstīta izmisumā, ka vecākiem tā kā nav vairs citu resursu, ko izmēģināt, un tad, jā, man pie šīs var pieminēt ar vienu pacientu, kur atnāca franciska sieviete, un viņa saka, jā, tāda banāla tēma kā atvilnis, kas ir ļoti bieži maniem pacientiem, ja pie manis nāk pārstrā gremošanas traktu vai nekārtot kā pie uzturu speciālists. Un viņa saka, jā, un es to atvilnu kārtoju, un es sākumā pie ģimenes ārstes, un tad man iedod to omeprazolu kuņģis kābas tā kā, samazināšanai. Tā esot tas iemesls, kāpēc tas atvilnis vai nekāpēc dedzina šeit barības vadā. Un tad, bišķiņ palietoju, pēc sākumā labāk, pēc tam sliktāk. Tad es eju pie gastroenteroloģa, tad man tur kobra, tad man tur ko, tad es eju, arī man gastroenterologs atkal saka tos omeprazolu dzērt, tad es tos padzēru, tad man atkal paliek sliktāk pēc laika. Tagad es eju pie homeopāts, un tad pēc tam es eju pie osteopātu, un tad es eju vēl pie citu dakteru, un tad es eju pie naturopāts, un izdzēru vesels 3 gadus uzturu pagātinātājs. Es aizgāju dēles uzlikt šeit uz kuņģa, lai viņas kaut ko izdara, man viņas. Un es tagad klausos to sievieti smaidu un zīmēju to aplīti, kad no tā centra, kas ir viņa pati, viņa iet ar būtiņām ārpusē, meklē ģimenes ārsts, gastroenterologs, naturopāts, homeopāts, osteopāts, beigās dēles. Un viņa jau redz, ko es daru viņai runājot, un viņa beigās saka, un es jau saprotu, ka beigās man pašai ir kaut kas jādara ar to veselību. Un tagad mēs varam sākt sarunu. Pie manis atnāk cilvēki, kas ir šajā punktā, ka viņi ir apgājuši to aplīti un viņi ir gatavi darīt, un tad viņām vajag to virsienu, samotivēt, un tad, kad viņi sāk darīt, nāk arī rezultāti. Es tikko sapratu, ka es varu nākt ciemos. Jā, jo, pilnīgi visu sadzirdēju, visu sapratu, jā, aplīti arī apgāju. Gandrīz kā par mani. Un arī šo sakot, es absolūti negribu pateikt, ka tie speciālisti pie kā tu esi gājis, vai cits pacients ir gājis, ka viņi ir
slikti, nepareizi, nezinoši. Katrs ir tajā brīdī devis tam cilvēkam labāko viņa zināšanu, ekspertīzes ietvaros, un kaut kas jau ir palīdzējis. Bet tieši šaujas jomas speciālists, tur ir tā atšķirība, vai tu esi specializējies vienā ļoti, kājā, vai čukundī, vai vēl kaut kur, vai tā kā tu, kas visu aptver, turklāt nevis viena cilvēka mērogā, bet 3 paudzēs, kas man, atvēra vēl plašāku skatienu uz šo. Paldies tev par to. Jo tajā ir 2 puses, ja pacients meklē to palīdzību, viņš iet pie tā speciālista, kura padomam vai ieteikumam viņš ir gatavs pretī. Tajā brīdī. Kad mēs aizējam pie doktora, bieži saka, mēs jau gaidām, mums dot tās antibiotikas vai tos medikamentus, jo viņš neiedod, teiksim, slikti. Doktors pasūta mājās un saka, maini dzīvesveidu, laicīgi gulēt, nestresoja jārā un pareizi ēd. Doktors ir slikts, jo viņš neko nav tev iedevis nekādu medikamentu. Jā, ir sev pie tabletēs. Tāpēc mēs bieži saņemam to, ko mēs sagaidām, tā kā tas ir uz abām pusēm. Un tā kā cilvēks ir kādu laiku darījis šo un izmēģinājis, un tad viņš ir gatavs nākošajam, kā lai saka, kvalitatīvam lēcienam savu atbildības spējā par savu veselību, tad mēs varam sākt runāt. Es ievadā pieminēju vienu no taviem tituliem, ja tā var izteikties, GAPS speciāliste, GAPS konsultante. Kas tas tāds ir? Kas ir GAPS uzturs? Jā, GAPS ir reizē gan medicīnas sindroms, kas iztulkojās tie burtiņi, kas to apzīmējam, ja saīsinām abreviatūru, kas to iztaisa. No angļu valodās tas tā kā ir vieglāk. Latviski mēs iztulkojām grāmatu, tulkojot kā gremošanas traktu un psiholoģisko traucējumu sindroms, kur tie GAPS burtiņi to nozīmē angļu valodā Gatans Psychology syndrome. Jeb citiem vārdiem šī dzeltenā grāmata, pirmā GAPS grāmata, kas ir ieraudzījusi pasauli angļu valodā 2004. gadā. Mēs jau tulkojām rediģētu 2010. gada izdevumu, un tagad jau ir pagājuši kopš tā, 15. gada, 16. gada jau. Un, tā kā tas ir šajā gadsimtā radies medicīnisks sindroms, kuram aizmugurē ir arī uzturu terapija. Un šī tikai puse no visa protokola, tātad bija puse no filozofijas, otra grāmata iznākusi nesenāk, 18. gadā vai 20. gadā, kas ir jau runā par fizisko. Pirmā runā par mentālo veselību, tātad smadzeņu darbība, smadzeņu un psihiskā veselība, kuru ietekmē gremošanas trakts. Un otra zilā grāmata runā par fizisko veselību, tātad tas ietvers pašas arī zarnu problēmas, bet galvenokārt neiroloģiskās, locītavu veselību, tā kā nogurums, te uz vāka rakstīts autoimūnās slimības. Tā kā te vairāk par fizisko ķermeni. Un angliski atkal tas skan Gatana Physiology syndrome. Iznāk, ka angļu valodā tie GAPS burtiņi iztulkojās skaisti tāpat fizioloģija un psiholoģija. Un savukārt latviešu valodā, nedaudz smagnējāk tas tulkojās. Mums ir gremošanas traktu un psiholoģisko traucējumu sindroms un gremošanas traktu un fizioloģisko traucējumu sindroms. Un tāda, kā es teicu, tās ir autori tā kā šādu būtībā medicīnisko sindromu aprakstot, piedāvā arī uztura plānu, jeb GAPS uztura programmu, kas tālāk dalās. Tātad tur lielākā daļa būs šī te diētas daļa, jeb man nepatīk vārds diēta, es teikšu uztura plāns. Ēšanas programma. Jā, bet arī tur būs uztura bagātinātāji, kādam, kas tam vitamīni, kam tas ir nepieciešams, un tad trešā daļa ir būtībā dzīvesveids un ķermeņa attīrīšanas idejas un tāda lieta. Tā kā, un GAPS autori abās grāmatās atsaucās uz mūsu medicīnas tēvu Hipokratu, kurš teica, ka visas slimības sākas zarnās, atliek sakārtot zarniņas, lai mēs būtu veseli. Un es piebilstu klāt, ka ja tai zarnās sāks tās visas slimības, tad arī veselība turpat sākās. Jautājums tikai, ko tas nozīmē sakārtot to zarnu traktu, un tas ir tas, ko es mācu savus pacientus un klientus, gan lekcijās, konsultācijās, GAPS grupās un tam līdzīgi. Ko tas praktiski nozīmē sakārtot zarnu traktu. Un noslēpumi jau nav, kā mēs to kārtojam ar uzturu, vai ne? Jā. Varbūt var drusku dažos teikumos, ko tad tas nozīmē sakārtot? Tātad GAPS, tas kā, te man jāatkāpjas atpakaļ, tātad vai runājam par uzturu tālāk, vai runājam par, ko nozīmē sakārtot zarnu traktu. Tas, kā es tagad beidzamā laikā meklēju tādas līdzības, vizualizācijas, kā cilvēkiem vienkāršāk paskaidrot,
man ir atnākusi tāda trīsstāvu mājas analoģija, kad es to visu ļoti garo īstenībā un visai komplicēto gremošanas traktu, tādu kuņģa zānu traktu, tā kā ļauj cilvēkiem iedomāties, ka tā ir trīsstāvu māja. Un tā kā katrā stāvā, kur ēdiens mēs tā kā ieliekam mutē, viņš iekritīs barības vadu kuņģī, to es saucu par 3. stāvu. Tas ir gremošanas stacija, gremošanas istabiņu stāvs. Un tā tur būs kuņģis, būs 1. istabiņa, kurai nevar apiet apkārt neviens kumos sēdienu. Tā būs caurstaigājumā istaba. Un tad ir 2 vēl istabiņas, kas ir aizkuņģa dziedzers un kas ir apnis ar savu žults pulsli. Un katrai šai istabiņai ir savs uzdevums, attiecīgi sagremot olbaltumvielas kuņģī. Aizkuņģa dziedzers strādās uz ugļhidrātiem un aknas žulti uz taukiem. Tad, kad tas ir sagremots, kā nu tas ķermenis tiek kalāties istabiņās, tad tas iet uz 2. stāvu uz pievajām zarnām. Un tur savukārt sākās šī uzsūkšanās. Tāda atkarīgs, kāda tās tievā zarnas gļūtāta. Vai tur ir ļoti maziem tādiem kā tējas sietiņš caurumiņiem, šai zarniņai jābūt caurlaidīgai. Viņas uzdevums ir uzsūkt no zarnu satura vērtīgās uzturvielas un nogādāt asinsritē, kur tikai pēc tam nonāks tās līdz smadzenēm, piemēram. Tāpēc es mēdzu teikt, ka zarnu šūniņas ir svarīgākas par smadzeņu šūnām, jo tās noteiks, kas un kādā veidā sasniegs smadzenes. Vai toksīni vai kādas labas vielas? Vai vienkārši nesagarmotas pārtiks daļiņas, kas kļūst par iekšējiem, jeb endotoksīniem, ja var teikt. Būtībā, viņi nebūs tīri endotoksīni, viņi nāk no ārvides. Un kā smējos, tad zarnu saturs, ja projām ir ārējā vide, ja, kas ceļot cauri, mēs pa vienu vēl ieliekam iekšā, otru izkrīt ārā, vai ne? Tas, kas nav vajadzīgs, ko ķermenis nespēja paņemt pretī. Un tikai brīdī, kad šīs uzturvielas šķērso šo te tievā zarnas gļūtādu, tas nonāk asinsritē, un tas kļūst par mums. Jautājums, kas ir tas, kas kļūst asinīs? Vai tur ir aminoskābes, kas ir pilnīgi sašķeltas olbaltumvielas, vai mums ir pērlīšu klēlītes, ja? Tā viena pērlīte ir tā aminoskābe, vai cietas gadījumā, piemēram, cieta ir milzīgs tā kā glikozes vilcieniņš, kurā katrs vagoniņš ir glikoze, vai tā cieta nesašķeltā veidā var nonākt asinsritē, vai peptīdi, tātad olbaltums nesašķelts, un tagad tas kļūst par svešvielu, jeb medicīnā saka antigēnu, kuru imunitāte grib iznīcināt, jo tam tādā veidā tur nav jābūt. Un tādā rodās imunoglobulīna, jeb antivielas, un tad mēs ejam uz laboratoriju, maksājam dārgu naudu, mums mēra imunoglobulīnus uz visādām pārtiks grupām, un mums saka, mēs to nevaram ēst, ja mums ir alerģijas, mums ir alerģija, vai ne? Un tas nav veids, kā es skatos. Tātad nevis mums ir tagad jāizvairās no visiem šiem produktiem, mums ir jāsadziedē šī līkī gati, jeb šī te tievā zarnas gļūtāda, lai mēs varam visu ēst un visu pareizi sašķiļās un uzsūcās un nenonāk asinsritē. Tātad tur lielā mērā, ja 3. stāva istabiņā, tātad mums būtu uzdevums rūpēties, lai katra gremošanas stacija strādā labi, kuņģis, aizkuņģis un aknas, tāda sagramošana, jeb sašķelšana notiks maksimāli efektīvi. Tad 2. stāvā labojam šo tievā zarnas gļūtādu. Tas tās caurās zarnas. Jā, lai nav tāds pārlieka caurlaidīgā zarna. Un tas, kas uzsūcās vienā vai otrā veidā asinsritē, kas aiziet tālāk uz 1. stāvu, tā jau būs resnā zarna un šī mikrobioma, ja mikrobiotas tēma, kur tālāk baktērijas turpina šķelt mūsu uzturu, ko mēs paši nevarējam sašķelt augstāk. Un tādā veidā, ieraugot šo 3 stāvu māju, mēs atrodam, ko mēs katrā stāvā, kā mēs varam iedarboties ar ēdienu, ar ko tieši, ar kādiem produktiem, ko vajag dot, ko nevajag dot. Un tas dziedinās. Un, kā es saku, ķermenis dziedinās pats. Mums tikai jāsaprot, kuri produkti baro slimību, kuri ved uz veselību vai otrādi. Un ķermeni, mums nav varas par to, kura šūna pirmā dziedināsies. Mums tikai garšīgi jāpēd. Un tas ir labs uzturs. Jā, tas ir īstenībā ļoti interesanti. Mums nav varas par to, kura šūna dziedināsies, bet mēs varam vai nu pabarot vienu, vai pabarot otru. Tas ir tā kā par 2 vilkiem, kas manī dzīvo. Kur es baroju, tas kļūst stiprāks. Tieši tā, Mārija. Šo mēs varam attiecināt ļoti precīzi arī uz šo te zarnu mikrobiomu, mikrobiotas veselību, kas ir vairāk tajās resnajās zarnās tagad dzīvo. Un maz atkal par to, kad kāps autori uzrakstīja pirmo grāmatu 2004. gadā, un te ir daudz par, viņu toreiz mikrofloru sauc. Šie termini arī mainās. Bija mikroflora, tad ir mikrobioms, tagad ir mikrobiota, un
Zinātne attīstās un tehnoloģijas palīdz visu to pētīt un mainās arī visu terminoloģija. Un tātad tajā gadā, ja meklētu PubMed, tātad zinātnisko publikāciju datu bāzi, kurā mēs meklējam pētījumus, ja tur ierakstītu gut microbiome, tad tajā 2004. vai 1. gadā, tātad šī gadsimta sākumā, tur ir uz vienas rokas skaitām pētījumi. Un daktarijā par to runā savā grāmatā. Un tagad 20 gadu laikā ir vienkārši sprādziens medicīnā un šajā zinātnē, šajā jomā mikrobioma pētījumi tā kā iet nenormāli tā kā ģeometriskā progresijā uz augšu. Un tagad beidzamo reizi, kad es skatījos, te bija 10 000 pāri pētījumiem gadā, kas iedod apmēram 35 līdz 40 publikācijas vienā dienā, tiek publicētas zinātniskā literatūrā par šo tēmu. Ar šo es gribu parādīt, ka GAPS autori ir bijusi tā kā jau laikam priekšā par šo runājot savā grāmatā. Jā. Un tātad tas ir tas, ko tu pateici, kura vilka barot, tas būs spēcīgāks, balto vai melno. Tieši šo frāzi mēs varam attiecināt uz baktērijām, uz mikrobiomu. Jo tur ir jābūt šim līdzsvaram. Tur ir viss, tur ir labās un sliktās, jā, bet svarīgāk, kad ir tas līdzsvars. Un līdzsvars būs tāds, ka labo būs nedaudz vairāk nekā to slikto. Nu, tā vienkārši runājot. Un, protams, zinot arī no GAPS uztura viedokļa, ka cukurs baro sliktās, cieta kā glikozes avots baro sliktās. Mēs arī laktozi izslēdzam, tā kā GAPS izņem ārā cukuru, cieta laktozi, šos 3 saliktos ogļhidrātus, kas visi ir glikozes avots. Glikoze garšo sliktajām baktērijām. Tātad mēs jau nebarojot sliktās, ja tu nebarojot to melno vilku, ja, padaram automātiski spēcīgāku labo mikrobiomu, labos mikroorganismus, ir balto vilku. Un tā kā mēs zinām, kas labajām garšo, mēs tad tā kā jau ir otrs solis, mēs dodam pretī, iedodam gan šķiedrvielas, mums ir daudz dārziņu, daudz augļu, GAPS atļauti, zaļumi, rieksti, sēklas, ogas, sēnes. Un, protams, ļoti liels uzsvars ir uz fermentētiem, skābētiem, raudzētiem produktiem, kas paši iedod klāt labās baktērijas. Tās no mūsu iedzimtās baktērijas, kamēr viņas ceļo cauri zarniņām, tikmēr viņas neļaut tām sliktajām tikt savēroties. Un iznāk, ka mēs no tā līdzsvara, ka šobrīd vairumam cilvēki ir vairāk to slikto un mazāk labo, ka mēs sākam sliktās nebarot, viņas paliek vājākas. Un kad sākam barot labās vairāk un viņas atbalstīt ar skābētiem raudzētiem produktiem, mēs dabūnam tā kā pareizo līdzsvaru, ka labās ir vairāk kā sliktās. Un šis līdzsvars lielā mērā ietekmē ne tikai visu mūsu imunitāti, mūsu tievās zarnas gļotās veselību, arī to, kā strādā smadzenes. Un šis gut brain axis, kas arī no šī 21. gadsimta sākuma tagad tiek pētīts ļoti, ir nu, tā kā milzu trendīgs, jeb populārs temats. Jā, tā kā arī Latvijā jau dzirdējām ārsti par šo runā, mani kolēģi par šo runā. Un, tā kā smadzeņu veselību ietekmē zārņu trakts, un par to ir šīs grāmatas, par to ir mans bakalaura darbs un mans maģistra darbs, un tas vēl ir joprojām bērnu autiņos. Visi šie pētījumi joprojām ir vēl tikai pašā sākumā. Tas ir vesels kosmos, kas tur mūsos ir, un pētījumi vēl tikai ies uz augšu, un daudz jaunu iemācīsimies. Vai es pareizi saprotu, ka tas, kas ir salds, nu, teiksim tā, saldas lietas, un tas var nebūt cukurs, tas var būt jebkas, tie var būt arī kvieši, ka tas ir tas, kas garšo sliktajām vielām. Un ļoti interesanti, ka atsauc man atmiņā, mēs arī pirms tiešās sarunas mēs runājām, atsauc man atmiņā grāmatu, kur es pirms vairāk nekā 10 gadiem arī iztulkoju par kviešiem. Un nav stāsts par to, ka kvieši ir slikti pēc definīcijas, ka viņi ir slikti, jo mūsu vecmāmiņas taču ēda kviešus un viņām viss bija kārtībā. Un ļoti maz bija dūšīgi cilvēki salīdzinoši. Stāsts ir par to, ka tie produkti ir tik pārhibridizēti, pārmodificēti un neizpētīti tajā procesā, ka viņi ir vienkārši mainījuši savu sastāvu, līdz nepazīšanai viņi ir kļuvuši, nu, teiksim, tā nosacīti ļauni, viņi nav vairs tik labi, kā viņi bija agrāk. Un tas īstenībā ir interesanti. Tas ir interesanti, kā ir mainījušās visas lietas, kā ir mainījušās. Tur arī pieminēja uztura šķīvi, ja, ko laiku pa laikam liek mūsu uzturā kā galvenās tās lietas, vai ne?
citreiz saka tev, tu minēji tās, vai es šodien skatījos lekcijās, neatceros, man liekas, es lekcijās skatījos vienā no tavām, ka ir jābūt tik un tik tām graudaugu devām, kas jau ir vienkārši šausmīgs daudzums, un kāpēc mēs esam tādi, kādi mēs esam, jo mēs ēdam par daudz to, ko nevajadzētu ēst. Un tas ir kāda ir tā pasaules, teiksim, kaut kādas daļas, kurai mēs uzticamies, viedoklis, kurš tā kā tagad būtu jāievēro. Un citreiz sanāk, ka mēs dzēšam uguni ar uguni. Ja? Mēs izvairamies no taukiem, jo tauki ir slikti, un tā vietā mēs ēdam kviešus un vācu, un kur mēs esam pēc 30 gadiem, mēs saprotam, ka šis ir atkal nākamais grāvs, kurā mēs, un viņš ir tāda no grāvi uz grāvi. Tas, ko tu dari, tas ir redzēt visu kopainu, saprast, ka visu varbūt nevajag apmest, jā, bet kaut ko mēs paņemam mazāk, kaut ko vairāk. Varbūt tu vari par šo tēmu nedaudz, kas ir tas, no kā, viens ir tas, ka mēs runājam tādā medicīniskā terminoloģijā, bet cilvēkam parastiem. Kas ir tas, no kā vajadzētu atteikties? Ievērojot GAPS diētu. Jā, kamēr tu komentēji, kamēr tu šo stāstīji, man ir tā kā, man tik daudz, ko gribās atbildēt uz tādas liels dažādas tēmas. Varbūt iesākšu ar to, ka tu minēji ļauni, tā kā es izvēlos vispār savā praksē, darbā ar cilvēkiem nelietot militārus terminus, piemēram, cīnīties ar slimībām, tur cīņa par labāku imunitāti, tā kā tur kaut kādas tur karojošās šūniņas un kas tur. Killer šūnis. Jā, tas medicīnisks termins, jā, bet tā kā tie tādā sadzīvē, tā kā nevis pret savu ķermeni nav jācīnās. Jā, tā kā es vienmēr cilvēkiem rādu, tā kā visu to pavērst pozitīvi, jo ja mēs sākam saukt produktus par ļaunajiem, tā kā mēs tā kā kodējam, ka tas ir stress ķermenim. Un stress ir pēdējais, ko mēs gribam, ja rūpējamies par labu gremošanu, jo, kā mēs zinām, nervu sistēma strādā, vegetatīvā nervu sistēma strādā tā kā divos galvenajos režīmos, simpātiskais un parasimpātiskais, un ja mēs esam stresā, un mēs nevaram tā kā labi sagramot ēdienu, jo tas savukārt gremojās parasimpātiskā režīmā, kad mēs esam mieriņā. Un jā, tā kā neviens produkts, neviens ēdiens uz pasaules nav ļauns vai labs. Jautājums ir, protams, kā viņš ir audzēts, kādos apstākļos, varbūt pat kāds cilvēks viņu ir iesējis vai tur smidzinājis vai audzējis, kāda tur enerģija līdzi. Vai pagatavojis. Jā, kas ir pagatavojis, un kā es arī saku, vesels cilvēks ar veselu gremošanas traktu var ēst jebko. Viņš var graust kaut vai akmeņus, viņš var graust kviešus, vēl vienalga ko. Ja viņš to var sagremot, uzsūkt un izmantot veidā, kas nodrošina viņam veselību, nekāda diēta, nekāda ierbiruma nav vajadzīga. Un katram tas būs citādāk? Katram citādāk. Un es strādāju ar tiem cilvēkiem, kuriem tā veselība ļoti gadiem sabojāt slikta. Un tad jāskatās, kas ir tas, kas ir jāpašķiro pagaidām. Tātad GAPS uzturs primāri ir ārstniecisks, terapeitisks uztura protokols, kas pat pēc definīcijas nav paredzēts visai dzīvē. Dakteru grāmatā min dažus piemērus, ka tas būtu ieteicams visai dzīvē, bet pārsvarā tas ir pagaidu uztura plāns, kurš palīdz sakārtot veselību, un katram tas process atkal būs absolūti individuāls. Un jā, tu pieminēji arī to graudu piramīdu, un tā kā ilgušos gadus, es teiktu, 60-65 gadus, jāatceramies atpakaļ uz Ansela Keys pētījumiem, uz kura bāzes tika attīstīta šī te tauku un holesterīna uzturā daudzumus un sirds un kardiovaskulāro slimību rašanās. Ja? Tā kā to saistīja kopā un iemācīja cilvēkiem, ka tauki ir slikti un graudi ir labi. Un dažādās variācijās šis mums ir nācis līdz pat, es atvainojos, bet šī gada janvārim, kad beidzot Amerikā šī vecā uztura graudu piramīda tika nobrucināta un burtiski apgriezta kājām gaisā. Un es zinu, ka mani kolēģi uztur speciālisti uz šo skatās pagaidām ļoti skeptiski, jo tur visi ierauga to nabaga gaļas šķēli, kas ir tikai viens produkts tajā piramīdā, kas tagad ir tiešām apgriezt otrādi arī fiziski, un gaļa, un nobaltums, un tauki, un traknākie piena produkti, tagad ir piramīdas tā kā platākajā daļā,
Un tie graudi un tie pārstrādātie produkti un tas cukurs ir tajā mazākajā daļā, kas attiecīgi tā kā atbilst daudzumam. Un lielākā daļa manu kolēģi, diemžēl, ierauga tikai to sarkanās gaļas šķēli tajā piramīdā, pat zem viņas ir lasis. Blakus tur ir ļoti daudz dārzeņu. Nav tā, ka tagad jaunās vadlīnijas spiež visiem ēst sarkano gaļu, jo mums ir arī izstāstīts, ka sarkanā gaļa redz vēzi, un visi šie priekšstati, kas kaut kur pētījumos ir droši vien balstīti. Kādreiz kaut kādos. Bet tā kā, un tad man jājautā, kāpēc, piemēram, 80. gados pirmo reizi, kad Amerikā tika izveidot šīs uzturu vadlīnijas, kur apakšā bija 6 graudu porcijas un tauki pašā spicītē, kāpēc tās Eiropa pārņēma un Latvija pārņēma līdz pat dažiem gadiem atpakaļ, tās mums bija galvenās uzturu vadlīnijas. Un tagad, kad Amerikā šīs lietas sāk mainīties, beidzot, zinot, cik Amerikā sabiedrība ir slima, tagad mēs skatāmies uz to ar aizdomām, un mums ļoti nepatīk tā viena gaļas šķēle tajā uzturu piramīdā. Tā kā es ļoti ceru, ka paies varbūt laiks un arī nostiprināsies šī jaunā pieeja. Un pa starp šīm abām piramīdām, kas ir tagad pretējas, ir šis uzturas šķīvis, kas ir cits vizuālais demonstrējums, ko cilvēkam vajadzētu ēst un nevajadzētu ēst. Un tajā šķīvī, tā puse no šķīvja ir dārzeņi augļi, tātad, šķiedrvielas. Ceturdaļa ir graudi, joprojām šķiedrvielas. Ceturdaļa ir olbaltumvielas, kas ir visiem vajadzīgs, mēs zinām, mūsu ķermeni veidot, vai ne, un audus un muskuļus vispārējo. Un tauku maza pilīte ir pašā šķīva viducītī ar piebildi, ka tās ir augu eļļas, ko izmantojam pārtikas gatavošanā. Un es biju ļoti lielā šokā, kad es, pārsteigumi jau nav, es zinu, kur es esmu un kādā pasaulē mēs dzīvojam, bet es vienkārši šobrīd gatavoju grāmatu topošiem vecākiem par auglības tēmu, kā veicināt vecākiem, lai viņi varbūtīgāk var palikt stāvoklī, un ne tikai palikt stāvoklī, var iznēsāt to mazulīti. Kas ir lielā mērā arī jūsu darbības joma, tātad grūtniecība un auglība un dzemdības un cilmešūnas un visu, ko jūs darat, Un es vienkārši meklēju kādu atsauci Latvijā, kur ir oficiālās vadlīnijas grūtniecēm, un es esmu vienkārši šokā par to, ka SPKC mājaslapā un materiālos visur mēs atrodam šis pats uzturas šķīvis, tiek iedalīts grūtniecēm, kurām ļoti gribās, lai bērns piedzimst ar smadzenēm un ar nervu sistēmu, kuras strādā. Un kā var grūtniecei ieteikt lietot maztauku produktus un azvietot sviestu ar margarīnu. Es joprojām man vienkārši gribas kliegt uz debesīm. Un kāpēc mums ir tā neauglības epidēmija cilvēki? Varbūt tam ir tieši sakars ar to, ko tie cilvēki to lieso uztur ēd. Un tie vecāki. Alzheimers attīstās. Un pirmais, ko es saku vecāki, kuri bija palicis stāvoklī, un tur arī Gabs grāmatas nobeiguma nodaļas par Gabs mazuļu ģimenē. Kā gatavoties grūtniecībai? Mīļie vecāki, ne gadu uz Gabs uztura. Un man ir pacientu stāsti, kas to apstiprina atkal un atkal. Lai tas mazulītis varbūt nav vajadzīgas dārgas un iespējams sāpīgas, nezinu, kāda ir IVF procedūra, mākslīgās apaugļošanas, bet tās procedūras, kur tu vienkārši viņas maksā naudu. Šeit tu caur ēšanu vari to jautājumu atrisināt, bet ir stāsts par to, ka to sapratīs kāda daļa. Bet kādai citai daļai vienmēr būs vajadzīga konkrēta procedūra, būs vajadzīga medicīniska kaut kāda iejaukšanās vai tā brīnuma tabletīte, ko viņi jāiet. Jā, vai jūs, vai ne, kad es iekaršu par šo runājot, jo tā kā man ir daudz klāt emociju un tā kā, nevis ka izmisums, bet jā, tā kā es daru to savu darbu tieši tāpēc, lai cilvēkiem mācītu, ka no taukiem nav jābaidās. Un, diemžēl, pāri, kuri nevar varbūt dabiski ieņemt savu mazulīti un iet šo te apaugļošanas ceļu, medicīniskās apaugļošanas ceļi, protams, ir apsveicam, kad ir šāda tehnoloģijas, to ļauj mūsdienās izdarīt, bet es vienmēr tā kā uzdod jautājumu, vai tie vecāki, vai tie pāri, vai tas mediķis, vai tie ārsti, vai tie ginekologi uzdod jautājumu, kāpēc tai sievietei, pat viņa paliek stāvoklī, tā kā dabiski, viņai spontāni aborti. Kāpēc mazulīts pie viņas nenoturās? Iespējams, ka tāpēc, ka viņai ķermenī nav resursu to mazulīti, to dzīvību iznēsāt. Viņai pašai kaut kas visticamāk pietrūkst. Vai, nezinu, neiesim te dziļumā iekšā, bet daudz faktoru, kas to var ietekmēt. Un ja mēs tagad iedomājamies, ka mēs šo sievieti atvedam uz mākslīgās apaugļošanas kliniku un, neteikšu, ka ar varu, bet brīvprātīgā kārtā viņā iedēstam šo apaugļoto lūšanu, un viņa pat aizmetās un tas bērnīgs sāk attīstīties, nav garantija, ka viņš paliks. Un mēs zinām, apmēram puse no apaugļotajām sievietēm, mākslīgi apaugļotām sievietēm, tā kā to bērnības galam neiznēsā.
Mēs varam to sievietē viņā ielikt to šūnu, bet viņas ķermenis zina, kāpēc viņa nevar iznēsāt to bērnu. Un visticamāk, tas mikšs man laikam pieskāries. Un visticamāk, es jau sāku žestiko, to izlaušos kājās. Un, jā, tā kā ir nevis par varītēm to sievieti vajag atpauļot, vajag saprast, kāpēc viņā iepriekšējās grūtniecības nenoturējās un kā atbalstīt sievietes veselību pirms tam. Jo tas nav par mehāniku šeit, vai ne? Un pat, ja viņa iet atpauļošanas ceļu, ir tik un tā svarīgi, ka viņa atbalsta sevi ar veselīgu uzturu, tādu, kas vairo. Bērnam, kā es teicu, vajag smadzenes, bērnam vajag no kā rasties hormoniem, no kā rasties nervu sistēmai, mielīnam, un tā kā izvēlēties ēst liesu uzturu ar mūsu, atvainojas, medicīnas autoritāšu vadlīniju svētību, jā, es tiešām to nesaprotu. Tāpēc GAPS uzturs iet arī šajā virzienā veicinās auglību, vienkārši tāpēc, ka mēs atļaujam sev ēst vairāk taukus uzturā. Un tāda GAPS, ja agrāk es varēju šos 12 gadus ar savu kurantura blogu būt, kā lai saka, tas rebels, jeb tas, kurš runāja varbūt pretī, jeb mūsu uztura piramīda saka, ēdiet daudz taukus, un GAPS saka, nē, piedošana, ēdiet daudz graudus šeit, jā, un GAPS saka, ēdiet daudz taukus un graudus mazāk vai nemaz. Tad tagad, pateicoties izmaiņām Amerikā, man tā kā vairs nav daudz par ko runāt, jo to jau ir pateikuši Amerikas eksperti, mediķi, visi, kas veido šīs vadlīnijas, un tiešām novēlu, ka tas pamazām atnāk līdz Eiropai un Latvijai arī, un lai mainās mūsu ēdienkartes bērndārzos, skolās, pansionātos, slimnīcās un ģimenēs, lai, jā, mums nav jābaidās no taukiem. Un ja mēs paskatāmies, tagad mums ir vegetatīvās distonijas epidēmija, mums ir autisms, mums ir UDHS, mums tagad beidzot runā par Alzheimer un demens Latvijā, jā, mums ir neauglības epidēmijas. Paskatieties, kas ir vienojošais šīm visām tēmām. Varbūt ir par maz tauku uzturā cilvēkiem. Es, protams, tagad vienkāršoju. Tas nav tā, ka es ēdīšu taukus. Jautājums, vai to pēta, vai to analizē? Uztura nozīme ir absolūti kritiska, ļoti nozīmīga vispār veselībā. Un, jā, tā kā mēs esam no viena grāja otrā, kā tu saki, tad mums ir graudi sliktie, tad mums ir tauku sliktie, tad mums ir vēl kas. Jā. Un, jā, es par savu misiju uzskatu cilvēkus izglītot, rādīt, ka mēs bez taukiem nevaram. Un tauki veido lielu, tā kā tauki nobalta un vielas ir tās uzturvielu grupas, kas vajadzīgs mums visvairāk ķermenim, lai veidotos audi, muskuļi, mēs paši esam. Tauki nobalta un vielas. Un sieviete, kurai jāiznēsā mazulīts, ja viņai 3/4 šķīvī būs šķiedrvielas, piedošanas šķiedrvielas neveidotā mēdiņa ķermeni. Un sievietes ķermeni neatjauno, tāpēc mums vajadzīgi tauki ļoti daudz vairāk nekā mums atļauj to šī brīža vadlīnijas un īpaši grūtniecēm un lai būtu hormonu veselību un viss pārējais. Tā kā, jā, piedošana, es iepastu par šo tēmu, bet atpakaļ pie tā, ko cilvēkam, vidusmēra cilvēkam, kuram varbūt nav aktuāla grūtniecība vai citādi, ko tad kas ir tie principi, ko GAPS uzturā mēs tā kā ievērojam. Jā, es jau tā teikt, ka mēs tātad GAPS izņem ārā tos graudus un nebūs tikai graudu kvalitātē, tā, kā lai saka, visa vaina, ka tu saki, jā, kādreiz bija tur kvieši tādi, mums varbūt senči bija tievāki, kalsnāki, ja pat ēda daudz graudus. Jā, graudi bija citu sastāvu, bija mazāk šis lipeklis, šis glutēns, bet cilvēki viņus mācīja pareizi sagatavot, piemēram, ceptās un maizītes ar ieraugu. Un viņi, protams, vairāk kustējās, fiziski strādāja uz lauku no rīta līdz vakaram. Bet mēs gribam tagad pufīgāk to mafinu un pufīgāk to baltmaizi, un tā kā mēs ēdam tikpat daudz, ja ne vairāk. Jā, kas tur vēl ir klāt? Mūsu vienīgā fiziskā aktivitāte ir pelīt pie datora, kas mums ir jākustina. Tā kā tur viss kompleks jāskatās dzīvesveids, fiziskās aktivitātes un tā. Bet atpakaļ tāda, ko mēs GAPS izņemt no uzterapijas laiku cieti, kas ir tātad glikozes avots, kā mēs vienojam, šis ir glikozes vilcieniņš. Katra pērlīte ir glikoze, un tā visa ir cieta, gara un sazarota molekula. Cukurs un laktoze, un arī cukurs un laktoze, kad tie ir mazāki cukuriņi, tā kā disaharīdi, un arī viņam viena pērlīte ir glikoze. Tātad iznāk, ka GAPS izņem ārā 3 saliktos ogļhidrātus, kas visi satur glikozi. Tātad automātiski mēs barosim mazāk tās baktērijas, kurām cietē un cukurs garšo. Un savukārt es ļoti uzsveru, ka varbūt to otru pusi, ka nevis es pirms sākt ar to negatīvo, ko es tagad nedrīkstēšu ēst un kā man tā saldumatkarība un kā man gribās, es trīc pēc tās bulciņas un tagad es viņu noņemšu.
Man tikai Tas stress vēl vairāk palielināsies, vai ne? Tāpēc īpaši bērniem, bet arī jebkuram pieaugušajiem, kuram ir, teiksim, salduma atkarība, vai ne, tāda mēs esam daudz Latvijā, kurā ir tik garšīgs šis viss, vai ne? Un es arī neesmu izņēmums, arī man ir grēki, man garšo krosām, kārtēnās mieklas maizītes. Bulciņas nē, jo es dzīvoju sanatorijā 7 gadus no 8 pamatskolas gadiem, mums tur bāroja bulciņas katru dienu, tā kā no tā es šobrīd pasargātu. Kārtēnā miekliņa, jā, to man var kāds ir noķert veikalā, jā. Un tā tad, kur es paliku, lai mēs varētu sevi sākt dziedināt un dot resursu labajām baktērijām un resursu atjaunotās zānu bļotādiņas, varbūt pat svarīgāk pirmajā solī ir, ko mēs liekam klāt. Lai mums būtu enerģija, lai mums būtu spēks, mazinātos salduma atkarība, un tāpēc parasti es izstāstu abus tos stabiņus, ko ņemam nost, liekam klāt, bet vairumā gadījumu iesaku ar to likšanas klāt soli pirmo, un klāt mēs liekam labos taukus, klāt mēs liekam buljonu un augsto gaļu, kas Latvijā ir pieejami, jā. Un mēs, protams, pagatavot to paši un skābētie raudzētie produkti. Un lūk, tātad liekot vairāk šos, kā es saku, superproduktus, īpaši labo tauku grupa, mums iedos sāta sajūtu, iedos garšu ēdienam, jo piekritīsi, kad tvaicēts puķu kāposts vai kabacis, bez sāls ļoti diētiski, ja, absolūti ne pēc kā negaršo, piedošanu, bet es... Un pēc tam ļoti ātri gribas atkal ēst. Tieši tā, bet jā, tu to puķu kāpostiņu ieliks pēc tām panniņā un tajā sviestiņā sacepsi viņu un vēl šķīvī uzliksi vēl skābo krēmiņu, olīveļu, lai nav pa maz, jā, un zaļumiņus, un ķiklociņu un sieriņu, un visu, ko tu gribi, un garšvieliņas. Tas viss ir garšīgi, sātīgi, un puķu kāposts pat nepamanā aizmugurē vairs, vai ne? Tātad tauki klāt ēdienam iedod garšu, iedod sāta sajūtu, ilgo enerģiju un nerausta glikozi un insulīnās viņas ritē. Un tad, kad mēs esam jau labā, stabilākā pozīcijā, tad mēs varam pamazām no tā kviešu gala, kā tu saki, ja tīrīt tos produktus, kas varbūt neveicina veselību. Kā es saku, tik vienkārši. Sašķiros savu šķīvi tajos produktos, kas veicina veselību un kas neveicina, ja, kas ved uz slimību, un izvēlies tik vienkārši. Mums tikai garšīgi jāpēr, ķermenis dziedinās pats. Ķermenis jau īstenībā pats pasaka, tu jau arī minēji, ka ķermenis ir unikāls, viņš pats sev var dziedināt. Un jā, arī tur ir, man zinām, pieredze tajā ziņā, ka es esmu vēl vienu grāmatu iztulkojusi, un tur arī bija par dziedināšanu. Manā pieredzē, tad, kad es tulkoju šīs grāmatas, tieši par kviešiem runājot, tas bija laiks, kad man diezgan, uz sejas vādas diezgan daudz metās pumpus. Un ārsti tādi, ārsti šitādi, tur ērcītas tādas un šitādas, visu kaut kādas mēri, bet nepalīdz jau, nekas jau nepalīdz. Un tulkojot grāmatu, kas bija brīnišķīgs laiks, kad es ļoti pati daudz eksperimentēju ar sevi. Es eksperimentēju tādā ziņā, ka es ieklausījos savā ķermenī, es mēģināju saprast, kā tas, kas man ar ķermeni notiek, kā to ietekmē tas, ko es ēdu. Tieši šajā kontekstā, bija tāds brīdis. Un es ļoti ātri pati sapratu, ka tieši mans ķermenis reaģē uz kviešiem, uz kviešu produktiem dažādās formās, tur bulciņa, nebulciņa, un uz piena produktiem. Un tas tikai nozīmē to, ka mūsos jau viss ir. Mēs tikai nemākam tādu vai citādu iemeslu dēļ saklausīt. Mēs nemākam varbūt saprast to signālu, ka tieši tas ir tas, ko man nevajadzētu, tāpēc, kā man tur rodas tas un tas, vai ne? Man liekas, ka tas ir, ka katram pašam ir jāsaprot, mēs jau varam te runāt daudz un dikti, bet kamēr katrs cilvēks līdz tam neaizies, līdz tai sapratnē, ka mans ķermenis man pasaka priekšā. Man ir tikai jāsaprot tas signāls, un jā, bulciņas ir garšīgas. Jo tas iedod tāpat kā datorspēles vai tagad TikToks un Instagrams iedod tūlītēju labsajūtas sajūtas, dabūn tūlītēju kaut kādu signālu. Kur ir super, ir forši, bet ar to puķkāpostu, ar to visu, ko tu tur izstāstīji, man liekas, arī var dabūt tieši tādu pašu brīnišķīgu garšu, ja ir garšo puķkāposti kā tādu. Paldies, jā, man arī sākumā likās, ka to nevar un šito, nē, var, visu kaut ko. Un forši, ka liekam klāt, ka nevis ņemam nost, nesākam ar to, kas ir šito, bet mēs pieliekam klāt kaut ko, kas mums garšo. Ja ļoti tieši nekā ir, kad mūsdienās pērkot uzturu lielveikalā, kurš ir ražots fabrikā, ne vairāk, ne mazāk, mēs ļoti daudz uzturvielas vairs neuzņemam.
Jo, lūk, arī tie tauciņi nokrīvot no tā piena nost, vai ne, kā mums saka, ka tas esot bijis, jā, sliktais un tā, kā pateikt sliktais, bet jā, veselība neveic, jā. Un viens ir, ko pārtiks ražotājs pārstrādājot produktu tur noplicina vai noņem, vai, piemēram, pasterizējot pienu, mums aiziet bojā dabīgi enzīmi, un tādu pienu ir grūtāk sagramot cilvēkam, vai ne? Bet otrs, kā ir auguši vēl tie salātiņi, vai tā, ko tā gotiņa tur rēdus un ko tā vistiņa tur rēdus. Tā kā mūsdienās cilvēks pērkot, plus vēl pārstrādātu pārtiku, plus vēl varbūt nekvalitatīvi audzētu, mums tā kā mēs esam uzturvielu deficītā. Un es mēdzu teikt, ka mums šis otrā tipa malnutrīcija, un tas nav mans termins, tas tā pasaulē, tas ir aprakstīts, ka cilvēks ēdot it kā ikdienā uztur, kas viņam ir gana daudz, viņš nesaņem deficītus, jā, un arī tā paša SPKC ieteikumus grūtniecēm. Pirmajā lapā es lasu uztura bagātinātāji vai vitamīni, kas viņam jāuzņem ir grūtniecības pirmajā trimestrī. Folskābe, D vitamīns, selēns un zels. Halo, kāpēc? Ja tas viss būtu jāuzņem ar uzturu normālajā situācijā, tā kā dabiskos apstākļos dzīvojot, vai ne? Tātad tas vien jau signalizē, ka ar uzturu mēs varam to uzņemt pietiekami daudz. Un kur es domu aizgāju, jā, un tā kā mēs ēdam nabadzīgāku uzturu, un tāpēc GAPS terapiju sākot, GAPS šo te uzturu protokolu, tas, ko es nosaucu, ir tie trīs, tā kā es saku, tie lielie vaļi, ir trīs lielie ziloņi, uz kuru GAPS uzturs, tas dziedinošais tā kā efekts turās. Bet, protams, ka GAPS atļauj visu, kas ir gaļa, visu, kas ir zivs, pieņemot, ka tas ir nevis lielveikalā desa vai cīsiņa, bet ka tas ir gaļa, ko es redzu tirgū, un ko es pazīstu, ka tā ir gaļa. Tātad gaļa un zivs un tauki, arī dzīvnieku tauki ir GAPS atļauti un labie tauki. Laba olīveļa, protams, tur būs sviests, tur būs dārzeņi, tur būs augļi lielākā daļa, rieksta sēklas, sēnes, zaļumi, garšvielas, skābētie raudzētie produkti, medus ir atļauties GAPS uzturā, tā kā iznāk tas, ko mēs saucam, traknākie piena produkti ir atļauti, un tad tas ir, kā būtu sauktu normālas produktu grupas, un vienīgais, kas pazūd starp rindām, ir šie te graudi, un cukurs, un attiecīgi laktoze, un visi produkti, kur tas ir iekšā. Un par laktozi runājot arī, ka bieži cilvēki dzird laktozi, es tad nevarēšu piena produktus. Nē. Sanāk, ka mēs tā kā pa durvīm izmetam ārā piena produktus it kā, jo tur ir laktoze, bet pa logu velkam atpakaļ skābētos tā kā, patiībā šos te skāpienu produktus, kas ir audzēti tātad kefīrs, skābais krējums, rūgušpiens, dabiskie jogurti, un svaigpiens ir atļauts GAPS uzturā. Tā kā tas, kas paliek ārpus istabiņas, jā, ir tikai šie te pārstrādātie, pasterizētie piena produkti, jo viņi tā kā nedzīvi jau un sadalāt augstu saturu, un tā kā patiesībā tos tieši grūti cilvēkam pārstrādāt, jau asimilēt lielā mērā tāpēc, ka tā zāmu ļotā viņa nav vesela, vai ne? Šitā lielieta, ko es parādu katram bērnam, viņš pateiks, kura šūniņa smaidīga, jā, kura nē, kura vesela, kura slima. Te jau tā laktozes neparasība būtībā rodās tajā zānu ļotātu šūniņās. Un, ja tā kā lielākā daļa normālu produktu ir GAPS uzturā atļauta, ar nosacījumu, ka mēs tos ideāli audzējam paši, vai pērkam tirgu, vai pērkam lielveikalā, bet mēs pazīstam produktu, viņš ir tā kā, viņam ir viena sastāvdaļa. Mums nav jālasa ēvielu sarakstiņš aizpildē iepakojumā, mēs nesam to mājās, un mēs gatavojam paši mājās, tāpēc tas buljons un zupas uz tā bāzes būs lielā mērā GAPS tas pamats. Tā kā normāls ēdiens un garšīgāks nekā vidusmāra cilvēkam, pateicoties taukiem vairāk klāt. Un tad uzsveram tos labos taukus un buljonu, un tos fermentētos, ja skābētos raudzētos. Un tie tā kā, es viņus izceļu kā superproduktu grupas. Ja? Tā kā GAPS ir par veselīgu ēšanu, par garšīgu ēšanu. Un katrā cilvēka ķermenī tas dziedināšanās process notiks absolūti unikāli. Jo pat ja pie viena katla ēdot, vienā ģimenē ēdot, katram būs savi procesi, kas notiks. Un tā cilvēka ķermenis zinās, kas ir prioritāri jākārto. Un mana pārliecība ir, ka ķermenis prioritāri kārto gremošanas traktu, jo viņam ir blads pie ēdiena. Ēdiens ceļo viņam cauri. Un ja būs barīgs vai ciekais vai kuņģī kastrīs, tad tas ir tas, kas pirmais dziedināsies, un tikai pēc tam aizies locītavām smadzenēm visam pārējiem. Un tas, ko tu piedzīvoji tulkojot grāmatu un cenšoties tos principus ievērot ikdienā,
Ir tāpēc, ka mēs sākot pievērst uzmanību uzturam, sākot tīrīt, mēs notīram to fona troksni, kas mums ļauj labāk sadzirdēt ķermeņa atbildes reakcijas. Ja pie manis atnāk pacienti un ar, tipiskākais, banālākais simptoms vēdera pūšanās, vai ne? Tad tas komentārs, kuram tad nepūšās mūsdienās vēders? Jo visiem pūšās, un tā ir jaunā norma, nē, tā nav jābūt. Tā kā, un mēs bieži, un no kā to pūšās, es nezinu. Tā kā mēs sākam to uztura šķīvi tīrīt, mēs tā kā notīram to fona troksni, un pēkšņi mēs pamanām, hei, man kāpūs īstenībā veselīgais produkts, pūš vēderu. Un tā kā katrs simptoms, kā tu teici, ir tā ķermeņa vēstulīte, ko viņš mums saka kaut ko. Bet kamēr mēs tajā fona troksnī visu kaut ko ēdam, nepievēršam uzmanību, arī mēs nedzirdam un mums nesaliekam kopā. Un tā kā caur GAPS procesu ejot, mums ir iespēja tīrīt tos produktus, nost, tos, kas varbūt veda to pūšanos, vai, ja mēs, un arī GAPS jau nav par perfekto, ideālo, vienmēr kaut kādu sterilo pareizo uzturu, tā kā mēs esam to pieredzējuši, pēc tam atgriežoties, piemēram, vecajās sliedēs, mēs labāk, ātrāk pamanam, hei, man kāpos pūš vēderu, man piens pūš vēderu, vai kas un kuram, jā. Bet, ka mēs caur GAPS pieredzi, īpaši, kad mēs GAPS grupā strādājam, cilvēkiem ir iespēja nonākt ciešākā kontaktā ar savu ķermeni un viņa signāliem. Viņš mācās lasīt šīs vēstulītes, un tā ir pieredze, kas nodara visai dzīvē pēc tam. To nevar vairs aizmirst, jā? To nevar atmācīties atpakaļ. Tas kā iemācīties braukt ar riteni. Jā, tā kā tad, kad tu māki, tu proti to darīt, un tā, piemēram, ar to kāpostu vai ābolu vai vēl kā citu produktu, kas ir tie slavenie pūtēji, vai ne? Bet cilvēks pēkšņi saliek to kopā. Jā, tas smējos, man tāds joks ir par Ziemassvētku maltīti, kurām mēs uzvāram štovētos kāpostus, jūs paliek bez zīmes, jāpēd asariņas, varbūt ābolu plāts mēs uztaisim, un visi šie komplektā, tā kā zirņi un kāposts un ābols, tā kā ir perfekti, jā, šie FODMAX produkti, kuri pūš vēdra daudziem cilvēkiem, bet mēs tā kā, varbūt tad mēs par to aizdomājamies, bet pārsvarā pa gadu tomēr nē. Jā, tā kā ejot cauri tīrākam uztura procesam, mēs tā kā pamanam vairāk un sadzirdam vairāk ķermeņa signālus, nonākam ar viņu tādā savstarpējā e-pasta apmaiņā, ja tā var teikt. Jūs arī pieminēja grāmatā, uz grāmatas vāka arī uz vienas vai uz otras, jau tagad vairs neatceros, uz kuras minēti, teiksim, veselības stāvokļi, kurus GAPS kā terapija var palīdzēt risināt pozitīvā virzienā. Nedaudz par šo, jo es piefiksēju autismus, neiroloģiskie kaut kādi stāvokļi, kas mums ir, kā to var atrisināt un kā tas ir saistīts. Tātad imunitāte skaidrs dzīvo zarnās, dzīvo mūsu vēderā, un ja mēs to atrisinām, vai tas atrisina arī pieņemsim autismu, kaut kādus simptomus. Jā, man jānopūšās tieši jautājumi, tāpēc, ka tas ir atkal pats par sevi ļoti, ļoti liels temats, un man savā ziņā mīļš temats, jo tieši caur homeopātijas studijām, ieraugot homeopātijas koledžijā pasniedzējai šo grāmatu rokās, kuras vāks saka, ka ar uzturu varam palīdzēt autismam un citiem neiroloģiskiem stāvokļiem, kā tu delikāti minēji. Jā, tā kā man radās tā interese spēt palīdzēt šiem cilvēkiem, kuriem tā kā, varbūt medicīnas nostāja, ka nevar palīdzēt, vai tur tikai ir gēni vainīgi un tā. Protams, ka nav viss tik vienkārši, un autisms ir ļoti kompleksa situācija, un kā vienmēr saku, ko es zinu par to? Es to zinu vairāk no teorijas, to labāk varētu atnākt un stāstīt vecāki un tās ģimenes, kuras audzina šos bērnus ar īpašām vajadzībām, ar autismu traucējumiem, bet caur šo te grūto tēmu ienākot uzturu jomā, tātad tas bija mans pirmais grāds, maģistra grāds uzturu zinātnē, kuru aizstāvot, es mans 200 pārlapušu maģistra darbs, kuru es tā kā izstrādāju, savācot ģimenes ar bērniem ar autismu traucējumiem. Tā kā bija neliels pētījums, kurā bija kontrols grupa, kurā bija tā kā pētījuma grupa, jeb intervences grupa. Un tā kā mēs nodemonstrējām pa visiem kopā, kad bērniņus pēc GAPS principiem ēdinot šo 3 mēnešus, kas bija janvārs līdz marta beigas, tagad jāpadomā, kurš gads 2019. Un pat ja tie vecāki šos bērniņus ēdināja ne jau 100% perfekti, viņi tajā periodā mācījās GAPS uzturu. Es viņām biju sagatavojusi mazu izlases bukletiņu ar autors atļauju, ar receptītēm, ar principiem,
Mums bija lekcijas, vēl bija varēja klātienē tikties, bija lekcijas, es vecāks izglītoju un visu laiku turēju pie rokas, un viņi centās darīt labāko saviem bērniem. Un pēc tam, tā kā viņi pilda ne tikai viņi ēdināja bērns par šiem principiem, viņi arī aizpildīja daudz un dažādas anketas pētījuma laikā, 6-7 anketas, 3 reizes pirms pētījuma, tā kā 0 punktā, vidū un beigās. Un arī atbildot uz jautājumu, par cik procentiem viņu prāt ievēroja GAPS principus, un atbilde bija 40, kādai ģimenei, kādai 80%. Un pat ar šo neperfekto GAPS uzturu, kas nebija 100% tīrs GAPS, bet kas bija, galvenie principi ievērot, bet bija arī kādam grēkam, kādam vairāk, kādam mazāk, jo jāņem vērā ar izvēlīgā ēšana, kā tēna autismā. Es varu runāt par veselīgo buļļonu no rīt līdz vakaram, bet ja bērns atsakās viņu ēst, ko vecākiem tālāk darīt. Arī par šo mēs runājam, arī par šo ir GAPS grāmatā 2 nodaļas. Un tā kā pat ar šo neperfekto, bet tomēr plus mīnus dominējošo GAPS uzturu, vecāki tātad novēroja bērniem uzlabojumus, ko tas nozīmē, viņam mazinājās autisma simptomi, piemēram, mazinājās hiperaktivitāte, mazinājās sensorā jutība, ko tas nozīmē, viņi sāka netik izteikti reaģēt uz gaismu vai uz troksni, kas bieži šiem bērniem ir aktuāli. Tā kā bija, uzlabojās valodas sapratne un uzlabojās vairāk sava ķermeņa sajūtas, un tā kā tas bija vecāku vērtējumos parādījās. Un kopumā apkopojot visas šīs anketas, tā kā pētījumā redzējām, ka 3 mēnešu GAPS uzturs ievērots no 40 līdz 80% šiem bērniem ļāva samazināt autisma simptomus no 13 līdz 43%. Tā kā kopā ar dažādām kategorijām vērtējot. Un tad varam iedomāties, kādi būtu rezultāti, tas būtu 100% GAPS uzturs. Ja? Tātad ar šo es parādīju, ka es nevienam nesolīju un nevaru apgalvot, ka tagad uzturs izārstēs autismu. Tā nav. Ja autisms ir ļoti multifaktoriāls, kā es saku, simptomu kopums, kāpēc tieši tam bērnam tieši tajā laikā un tieši tādā veidā šis autisms attīstās. Bet uzturam tur ir absolūti milzīga nozīme, jo uzturs ietekmēs, kā bērnam strādā smadzenes. Un šī pati pieminētā izvēlīgā ēšana būtībā ir bērna izmainīta smadzeņu darbība, kas nosaka, kāpēc viņš, piemēram, neēdīs, burkānus svaigus, vai neēdīs sarkanu, vai neēdīs sajauktu kaut ko. Tā kā tās jau ir sekas, ka smadzeņu darbība ir izmainīta, un to lielā mērā ietekmē zāņu trakts. Tu minēji par imunitāti. Protams, mēs lasām dažādos avotos, ka 70%, kādā saka 90% imūno šūnu atrodas zāņu bļotādā vai tūlīt aiz zāņu bļotādas. Bet jāsaprot, ka šī tievā zarna, kas ir tas leaky gut tēma, kas angliski skan ļoti labi ātri, latviski būtu palielināta tievās zarnas caurlaidība vai tievās zarnas hiperpermeabilitāte, ja gribam sarežģītāk. Ja? Protams, ka kā mēs runājam, tās veselības atkarīgs, kas nonāks asinsritē un kas sasniegs smadzenes. Arī tam bērnam, arī neirotipiskam bērnam vai ikvienam no mums. Un tajās caur šīm neveselajām zarniņām nonāk asinīs, piemēram, tie peptīdu fragmenti vai cietas fragmenti, viņi būtībā ir iekaisīgi faktori. Un iznāk, mēs pat ar veselīgu ar ēdienu varam, ar ekobio ēdienu mēs varam turpināt liet benzīnu ugunī. Tie dakteris, tāda dakteris frāze, ka mēs lejam benzīnu ugunī, kamēr mēs neesam sadziedējuši to tievā zarnas gļotādes vietu. Un iznāk, ka mēs uzturam, radam un uzturam iekaisumu. Un tātad smadzenes nespēja funkcionēt pilnvērtīgi. Un tā skaitā tas definē, kādu bērns ēdienu izvēlēsies ēst vai neēst. Tā kā tievā zarnas gļotāde ir imunitāte kā tēma liela. Tievā zarnas gļotāde, kuras veselība vai neveselība noteiks, kas sasniegs smadzenes. Un tad atkal tas mikrobioms, baktēriju kopums, kas dzīvo mūsu resnajā zarnā galvenokārt, arī noteiks, ka tas, kāda tā populācija tur ir, kur spēcīgāk, kur mazāk, noteiks, kā funkcionēs smadzenes, jo viņas ir tās, kas ražo arī neiromediātors, kas ietekmē būtībā smadzeņu funkcijas tiešā veidā tā, bet arī, piemēram, patogēnās baktērijas vai potenciāli patogēnās baktērijas, viņš ir oportunistiskās, kas gaida savu iespēju, kas uzplauks tad, kad mums būs, piemēram, pēc antibiotiku kursa, viņas var ietekmēt tievā zarnas gļotādi un noārdīt ar saviem toksīniem. Un atkal viņas veicina to leaky gut, un tagad tas uzturvielas
nepareizā veidā sasniedz smadzenes. Un tas tā kā ir viss tādā aburtē aplī viens otru ietekmē. Un, lūk, gan GAPS terapija radusies arī atsaucoties uz Hipokratu, ka zārnu veselība noteiks to, kā strādā smadzenes, kā dakteris stāsta zeltaņajā grāmatā, gan arī mana maģistra darba un bakalaura, līdz ar to hipotēze bija, kad mūsu fokus primāri bija palīdzēt bērniem sakārtot gremošanas traktu, lai pēc tam mēs mazinātu maģistra darba gadījumā autismas izpausmes, bakalaura darba gadījumā es pētīju bērnus ar uzmanības deficīta hiperaktivitāti, tātad UDHS, ja UDHT, kā tagad vairāk saka, un arī tur mazinājās hiperaktivitāte, un bērni paši arī novērtēja savu stresu un teica, ka mazinās stress viņiem. Bet vispirms, es uzsākot pētījumus, nevienā un otrajā gadījumā es neteicu, es tev izārstēšu autismu, es izārstēšu UDHS, ne par to stāsts. Primāri mēs iedarbojāmies ar uzturu uz gremošanas traktu, lai pēc tam katra bērna ķermenis dara labāko. Un tas apstiprinājās tādā ziņā, ka nosakot īpaši bakalaura darbā, nosakot daži bērni nodeva brīvprātīgi fēču analīzes un nodeva arī šo te koprogrammu. Un es varēju redzēt pēc šīs analīzes datiem, kuras uzturvielu grupas bērni nesagramo. Un tā kā parādīja tabuliņā bakalaura darba ietvaros, ka šiem bērniem ar UDHS tātad nav optimāla zārnu veselība, un dažiem bērniem bija kaut kāda parazīta, bet tas būtu mazākais ļaunums. Tas, ka viņiem, es redzu tabuliņā, vai tie analīzē, ka nesagramojās, piemēram, ogļhidrāti, nesagramojās tauki, nesagramojās olbaltumi, tātad tie bērni nedeva uzturvielas vispirms, un tas, ka viņi nesagramotā veidā tiek cauri tievā zārnas gļotādai, tas sasniedz smadzenes un vairo šīs te atkarības, tā kā, visi savstarpējā, tā kā kopsakarībās, savstarpējā saiknē, un tā kā, vispirms iznāca, ka mēs GAPS uzturu abos pētījumos gribam palīdzēt zārniņām labāk strādāt, bet rezultāti iznāca ārā, ka viņiem mentāli viņi jūtās labāk. Bet tā kā autisma tēma ir milzīgi plaša un neviegla tēma, un ir labi, ka Latvijā par to runā, un ir daudz atbalsta šīm ģimenēm, bet es zinu dažādi viedokļi, ir viedokļi, kas saka, ka tas jau tikai uzturs, un ka uzturs nav zāles, un uzturs neko neizārstē. Es nesolu nevienā bērnu ar autismu izārstēt no autismu ar uzturu, bet es nevaru cerēt uz labāku šī bērna veselību, ja es uzturu nerisinu. Un tauki uzturā ir jebkuram cilvēkam, lielam, mazam, ar īpašām vajadzībām vai neirotipiskam cilvēkam ir absolūti svarīgi labai smadzeņu funkcionēšanai un atmiņai un visām mūsu kognitīvām funkcijām, kas mums, un senioriem tāpat, un jebkurā vecumā tauka tēma, tā kā tas ir mans lielais, par ko es runāju, kur ir līdz vakaram. Es ļoti ceru, ka šo raidījumu noskatīsies un noklausīsies īpaši tie vecāki, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām, tostarp autismu un kādām citām neiroloģiskiem citādākiem stāvokļiem, tā ārpus normālā, ja mēs vispār nodefinējam, kas ir normāls. Jo patiesībā arī to, ko dara Cilmšūnu banka, mēs arī palīdzam caur Cilmšūnu terapiju uzlabot līdzīgā veidā, kā tu caur GAPS, mēs arī palīdzam uzlabot to dzīves kvalitāti, jo tā ir tā dzīves kvalitāte, kas uzlabojas. Neviens nesaka, ka viņi pēkšņi būs, tikpat normāli vai kā savādāk, tādi paši kā jebkurš cits cilvēks, bez īpašām prasībām vai īpašām vajadzībām, kā mēs viņus saucam par īpašām, no mūsu skatu punkta. Jo arī izmantojot Cilmšūnu terapiju, līdzīgas lietas tiek atrisinātas, kā tu arī minēji, labāks miegs, labāka līdzestība. Un tas tikai parāda to, ka cik ļoti daudz mēs paši varam ar to, kas mums jau ir, mēs varam risināt lietas. Un tagad vienkārši saliekot to visu kopā, es domāju, Cilmšūnu terapija var papildināt GAPS, un GAPS var papildināt arī Cilmšūnu terapiju, tā kā tas viens otru nekādā veidā neizslēdz, nekonkurē. Es domāju, ka tas varētu dot tikai lielāku tādu pievienoto vērtību un efektu. Un cik tas ir interesanti, ka tas patiešām parāda to, ka caur ēšanu, ēšana kā terapija, ēšana kā dažādu situāciju risinājums, ēšana kā smadzeņu darbības uzlabojums, kā uzvedības uzlabojums, kā emociju regulēšana,
Tas ir fantastiski, kā mēs ar ēdienu patiesībā varam risināt ļoti, ļoti daudzas situācijas. Un arī jā, izceļot sev no slimībām. Es daudz esmu dzirdējis par to, cik ļoti daudz mēs varam atrisināt tos pašus vēžus. Mēs varam vienkārši nebarot viņu ar to, kas viņam garšo. Jā, tā vietā, lai dotu tur tos gardumiņus, kas vēzītim garšo, mēs vienkārši viņam tos gardumiņus atņemam un tajā brīdī viņš saka, man te vairs nepatīk, es eju prom. Bet, zin, kā ir, jā, tā ir, es tev tikai... Bet ne visiem tas palīdz, nevis to saprot. Diemžēl tas uztura temats, jeb uzturs kā terapija, ir pats lielākais un grūtākais darbs ikdienā, kas cilvēkiem, kuri tad ir tā izmisumā, tad viņi ir bieži gatavi, tad es šo daru. Kāpēc jānonāk līdz izmisumā? Ja mēs šo darītu laicīgi, un GAPS uzturs arī nav paredzēts tikai šīm diagnozēm vai šiem stāvokļiem, GAPS uzturu, ja mēs ievērojam tagad, kamēr mēs esam vēl veseli, vai vienkārši, lai mums būtu vairāk enerģijas un nebūtu saldumatkarība, kaut vai tik vienkārši, tā kā mēs tad varam nesasniegt tās diagnozes, ja mēs to darām. Tas ir kā preventīvā veselība. Bet jā, es atzīstu, ka tas, uz ko es aicinu cilvēkus konsultācijās un GAPS grupās, es jau neaicinu uz ballīti. Man nav brīnumnojiņas un nav brīnumtabletītes. Es parādu, kā es teicu, es viņiem parādu to viņu veselības stāstu, ko es saprotu, parādu to ceļu, to risinājumu, to virzienu, un pamatojot visu, kas, ko, kāpēc, un tad samotivēju viņus, un tad viņam jāspēr tie solīši. Bet tas būs ilgāks process. Ir skaidrs, ka, piemēram, mēs varam paskatīties uz sevi katrs savā vecumā un padomāt, kā es šodien jūtos, kādas man ir diagnozes, un arī man atnāk pacienti ar 3 A4 formātu lapām diagnožu sarakstu. Bet cik tabletes es dzeru? Un viņš jau nav stāvojis, un es domāju, cik daudz cilvēks darīs sev pāri pa šiem kādu 10. Un tagad cerēt, ka tagad es uzzināšu vienu brīnumu diētu, ja par kā bieži GAPS tiek dēvēta, un tagad 3 nedēļās vai nedēļā paēdīšu veselīgi un man viss sakārtosies, tad atbilde ir nē. Mums vajag dot ķermenim laiku un būt pateicīgiem, ka viņš, pirmkārt, kā mēs runājam, dziedinās pats. Viņš zina, kas ir tās prioritātes, kas ir primāri, kas pēc tam jākārto, bet mēs nevaram tagad 50 gadus, man 57, piemēram, šobrīd. Es 57 gadus darīšu sev pāri. Labi, paņemsim tur mazā bērna periodu, ka es pati tur nevarēju, bet labi, kaut kādā būtu 18 gadi, kas formāli mums pilngadība iestājās. No 18 gadiem tad līdz šim brīdim es tomēr daudz gadu desmit darīšu sev pāri, un tas, kā es šobrīd jūtos ar tām diagnozēm, kas man simptomiem, kas man ir, es laikam kaut ko ar savām mīļām rociņām es esam ķermenim nodarījusi. Un labā vēsts ir, ka ķermenis brīdī, kad es apstājos darīt pāri un sāku darīt viņam kaut ko labu, piemēram, GAPS uztur dod iespēju viņam dziedināties, labā ziņa ir, ka viņš neprasīs tagad manus 40 gadus uz priekšu vai 57 gadus uz priekšu, lai paliktu vesels. Tas tikai būtu godīgi, pareizi. Ķermenis dziedināsies varbūt dažu mēnešu, varbūt dažu gadu laikā. Tā kā ieraudzīt, ka tas ir dziedinošs process, kurā notiks arī brīnumi tādā ziņā, ka ķermenis darīs labāko ar to uzturu, ko mēs viņam piedāvāsim, ko mēs iedosim, ko mēs arī neiedosim, bet uzreiz noņem startā ilūziju, ka tas notiks nedēļas laikā. Brīnum diēta 21 diena un viss man būs kārtībā. Tā nenotiks. Jo mums ir bišķi jāciena ķermenis, ka viņam, ja mēs viņam mācījām darīt pāri, tagad, protams, darīt viņam labu kādu laiku, lai viņš var salikt savas prioritātes un restartēties. Un GAPS autors iedotā laika skala ir 1,5–2 gadi, ar kuriem ir jārēķinās, lai ķermenis tad izdarīs labāko. Un varbūt GAPS visu vai kādiem var neatrisināt, bet noteikti būs ieguvumi. Ja mēs esam mīnusos, mums jau vispirms ir jānonāk tajā nulles punktā, tad, kad tu no mīnusa tiec nulē, tad tu vari sākt kāpties uz plusiem, vai ne? Un tagad ieraugam, ka tas gads var būt kā, un visam nevajadzēs 2 gadus, un kādi varbūt pietiks daži mēneši. Tas ļoti individuāli, bet, piemēram, tos pāris, kuri plāno bērniņu, saku, autori raksta grāmatā 4 mēneši abiem GAPS uzturs, ja viņi ir veseli, bet, piemēram, es saku gadu, ja viņiem ir kādas kroniskas slimības. Un parādiet man kādu cilvēku, kuram nav diagnozes vai slimības mūsdienās. Ja? Un tātad GAPS uzturs gadu griezumā, un tad ķermenis tiks pabarots ar uzturvielām, jāuzlabo gremošana, jāuzlabo mikrobioms, īpaši mamiņai, bet arī tētim, lai tas mazulīts, kad nāks, viņš dabūtu labāko resursu no tiem vecākiem.
Un tā kā noņemt vispār tā ilūzija, ka tas tagad tā klikšķi jautājums, un tagad, jā, kārtējā modes diēta, tas būs ikdienā nopietnas darbs, ilgāku laiku, bet tajā jāiet iekšā nevis kā man ir tagad ar to negativitāti un cik tas ir grūti, ieraudzīt, kad bāc, ķermenis dziedinās pats, mums ir tikai viņam jāpalīdz un vēlams netraucēt viņam. Un mēs to varam panākt, ja darīt, iestartēt un turpināt tos procesus ar uzturu. Un kad iet tajā pateicību iekšā, nevis ar negativitāti, cik tas ir grūti. Jā, tas nav viegli, bet ieraudzīt tajā pateicību, ka man nav jāiet ne uz kādām manipulācijām, ne injekcijām, ne operācijām, ne medikamentu kūrēm. Samazina vai nevar nesliņš. Es to daru pēdot. Un tu liekas, kur vēl fantastiskāks terapijas ceļš cilvēkam, kas grib atgūt veselību. Ja? Un kā man kādreiz ugunskolā iemācīja izvēlēties savu grūti. Ir grūti neēst to bulciņu, ir grūti staigāt ar stentiem vai ar augstu asinsspiedienu, vai otrā tipa diabētu, vai preddiabētu. Tas ir grūtāk, vai ne? Ja? Tā kā, zāles arī jādzer, tām ir blaknes, par to jāmaksā nauda. Bet mēs esam pieraduši, ka mums vajag ātro risinājumu, to tabletīti. Mēs esam gatavi paņemt. Bet ir skaidrs, ka tam ir aizmugurējas sekas un ka tas būtībā neko nerisina, tikai nomāc tos ķermeņčukus, tos simptomus, tos signālus. Tā kā es vienmēr saku, es aicinu uz darbu, es te būšu blakus atbalstam, un tikai tā, kā tu sāksi darīt, tad ienāksies pirmie rezultāti, un tad jau cilvēkam radīsies pat ne ticība, bet pārliecība, ka tas reāli sāk strādāt. Un tad es redzu tos bērniņus, kuriem pēkšņi uzlabojās ādiņa, es redzu tos cilvēkus, kuriem tas atvilnis pazūd, un gastrīts dažu mēnešu nedēļu pat laikā pazūd, un tā kā miegs uzlabojās, un enerģija, un jā, tā kā šī nav kārtējā, modernā diēta. Tas ir dzīvesveids. Mēs daudz mācāmies par savu ķermeni, sadarboties un mācāmies nedarīt viņam pāri un atbalstīt viņu. Un tā kā, ja mēs tā to ieraugam, ka tas nav neiet caur to negativitāti un caur grūtumu, bet ka tas ir resurs, tā ir iespēja ar dabisku terapiju, kas ir garšīgs ēdiens, ķermenim palīdzēt tapt veselam. Kā tu redzi nākotni? Vai tev šķiet, ka cilvēki tomēr arvien vairāk un vairāk sāk saprast? It īpaši šajā ļoti, ļoti informācijas piesātinātajā laikmetā, kad informācijas ir tik daudz, ka tu tā kā uz visām pusēm skaties un kuram ticēt, kuram neticēt. Kā tu to redzi? Jā, kā tu redzi nākotni? Jā. Kā tev viņa gaiši rādās? Man gribas skatīties nākotnē pozitīvi. Mums iedod, protams, tehnoloģijas, internets, mākslīgais intelekts, informācija. Mums ir, kā lai saka, pirkstu galos katram. Tas reizē ir labi, un reizē es redzu, cik cilvēki ir pārguruši no informācijas daudzuma un dažādības, un bieži tā ir pilnīgi pretēja informācija. Un apjukuši. Piemēram, tas pats gaps uzturs, tā kā tiem, kas mēģina saprast, kurā virzienā tas ies no tā 360 grādu iespējām, kas mums ir dažādas uzturterapijas, tas tā būs gaļētāju uzturs, tas ies prom no veģetārismu un vegānismu. Tātad tas patībā ir low carb, jeb samazināts ogļhidrātu daudzums ēdienu kartē. Tā kā paņemot kaut vai uzturu tēmu vienu, mums ir, kā es saku, griežies uz kuru grādu gribi, tev būs katram sava uzturu filozofija, un katrai būs savi principi un sava daļa taisnības. Un kādam, kurš spēj būt vesels ar vegānismu, lai viņš ir, lai viņam laba veselība, bet mana pieredze rāda, ka tas ilgtermiņā nenodrošinās visus uzturvielas cilvēkam, īpaši jauniem vecākiem, kas grib ieņemt bērniņu. Un tā kā, un tad es ieraugu to low carb virzienu uzturu jomā kā tādu vienu, kurā nostāties, ja gribam pilnvērtīgu veselību un ilgtermiņā un auglību vispārējo. Un tur arī būs citi piemēri, arī kā paleo, kā specifiska ogļhidrātu diēta, kas ir pamatā arī apakšā gaps uzturam, kas 100 gadu zināma diēta. Tā kā, kaut vai uzturu tēmu vien paņemot, cilvēkiem ir ļoti daudz informācijas, un kā saprast, kas ir tieši man vislabākais, ir ļoti varbūt grūti. Un diemžēl attīstās uz priekšu pārtiks industrija, kas reizē labi, reizē atkal, ka mums ir tā ērtība to visu gatavu nopirkt. Tāpat, diemžēl, attīstās vai par laimi attīstās farmācijas industrija, kas meklē atkal jaunas medikamentus un jaunas vakcīnas. Tagad, ja es dzirdu vakcīnas jau gaisā, man jau, kad es maģistros studēju, atnāca profesors lasīja lekciju un runāja par vakcīnu pret holesterīnu, ko tik vēl visu neizdomās, Tā kā
tas arī attīstās uz priekšu un reizē labi, reizē slikti. Kādam arī varbūt to vajadzēs, ja viņš nav gatavs mainīt savus uzturparadumus, kas atkārtoja būs grūtāk nekā ievakcinēt savu vakcīnu pret holesterīnu, vai ne? Katram savs. Kopumā tehnoloģijas dod fantastiskas iespējas un medicīnas attīstībai arī. Un cilmes šūnas lūk ir viens piemērs, vai ne, kas dod iespēju vecākiem, tā teikt, padomāt par bērna dzīvi, veselību ilgtermiņā, iegādāties, tā teikt, šo veselības apdrošināšanu un cerēt, ka tas nekad nebūs jāizmanto, ja bērns būs augsts vesels. Tā kā tās ir tās labās puses, bet mūsdienās cilvēkam ir arī grūti tajā pārņemtībā ar informāciju, tas fona stress un mūsu visu dzīvesveids. Un, tā kā nav vienkārši mūsdienās būt. Ir izaicinoši, bet ir interesanti. Ir ļoti interesanti, jo ir ļoti daudz iespēju, ļoti daudz jaunumu, ļoti daudz, kas mainās, patiesībā tik īsā laika posmā, Kaut vai mēs paskatāmies pēdējos 20 gadus, labi 30. Pirms 30 gadiem viss tā kā likās mierīgi. Un pēkšņi, un viss ir samainījies, un viss vienkārši milzu soļiem, tā kā tādu sniega bumba veļās no kalna, un tu nesaproti, kas būs nākamais. Tā kā daudz visa kā. Jā, un es tā kā bieži domāju par ārstiem, par mediķiem, kuriem, kā sistēma, kurā viņi šobrīd strādā, ja tas tā kā valsts mūsu medicīniskā sistēma, tad es neapskaužu šos ārstus, kuri ir izdeguši, noguruši no tā pacientu daudzuma, no tā mazā laika, kas ir katram pacientam iedots, kur viņi reāli neko vairāk kā uzrakstīt vizītes datumus un kuru recepti iedot, nepaceļot galvu. Viņiem, diemžēl, nav daudz laika panācies ar to pacientu vienā kabinetā, un ne jau, ka tā ir tā ārstu vaina. Viņi vienkārši tajā sistēmā strādājot, viņam nav cita varianta. Un viņam nostrādājot to dienu, un 2 un 5 un aizjot mājās, viņam tiešām nav ne laika, ne enerģijas meklēt jaunākos zinātniskos pētījumus papmeņu daturbāzē vai kādas jaunākās vēsmas, kur un šur. Tā kā, tas mediķu pagurums un pārslodze un sistēma tāda, kā mums šobrīd ir, kur arī mainās vienā pusē privātā medicīnā, tagad tas viss ir tāds jau ir opcijas cilvēkiem, kuriem ir šīs finanses, bet ka tā medicīnas sistēma ir pati nogurusi, pati būtu jāreanimē, būtu jāpārstrukturē, un es, protams, neesmu pozīcijā kaut ko kritizēt vai ieteikt šeit, to dara mums ministri un ministrijas, bet tā kā, un nav lielai daļai slimību diagnožu, nav arī tā risinājumu. Ir medikaments, kas menedžē simptomu, kas nomāca simptomu, locītavās tev sāk, tev būs nemeklēt iemeslu, bet vienkārši noņem simptomu. Un kādam atkal tas būs īstajā vietā, īstajā brīdī izvēlēties šo ceļu, bet kā es smējos, pat nesmējos, vienkārši secinu, ka medicīna joprojām ar visu tehnoloģiju attīstību tik maz vēl zina par cilvēku. Un mikrobioms kā piemērs, kur mēs vēl daudz pētīsim un daudz iemācīsimies, bet ļoti daudzām diagnozēm lasam internetā, meklējam, piemēram, tas pats reumatoīdais artrīts, kas te uz vāka ir, vai cita, piemēram, autoimūna diagnoze vai kroniska slimība. Medicīnai nav skaidrojumu, kāpēc viņa sākās, kāpēc viņa attīstās konkrētam cilvēkam. Bet lūk, mums ir medikamenti, kā mēs viņu varam ārstēt. Īstenībā jau nomākt simptomus. Varbūt iedzīt dziļāk vai aiziet uz citu orgānu sistēmu. Tā kā es novēlu, ka tas tehnoloģiskais izrāviens, šī attīstība, kas medicīnā ir iespējama, tiešām palīdzētu saprast daudz slimību cēloņus un piedāvāt risinājumus pēc būtības. Tas ir tas, ko es gribētu ieraudzīt. Jo jaunas vēl zāles, kas nomāca simptomus, mums ir dana jau tāpēc. Viņam tad tur ir vesela liste vēl ar blaknēm, ja tu izārstē vienu kaut kādu kaiti, tad tu patiesībā nokauj vēl tur, 3-4 orgānus. Tā kā līdztekus. Un daļai ārstu, kur ir šajā pagurumā, šajā sistēmā noguruši, viņiem varbūt pat nav gandarījuma būt par ārstu, jo viņi arī saprot, ka viņi nevar pēc būtības palīdzēt cilvēkam. Tāpēc es esmu tajā lauciņā, kura man ir gandarījums strādāt, jo es redzu, kā izmaiņas uzturā cilvēkiem palīdz un diezgan ātri pamanās izmaiņas piedzīvot. Tā kā, ir interesants laiks,
Ja tev būtu viens padoms, ko no visas šīs brīnišķīgās sarunas, kuras mēs stundām varētu turpināt, jo tev ir stāstāmā daudz, man arī ir ļoti liela interese, un es varētu jautāt. Ja būtu viens padoms, ko tagad iedod, iespējams pirmais solīts, ko varētu cilvēki sākt saprotot, ka jā, tas ir tas ceļš, kuru es arī vēlētos izpētīt. GAPS vai kā dzīvesveidu, vai vienkārši saprast sevi holistiski, kāpēc man sāp tur, kur man sāp, piemēram. Kas būtu tas pirmais solis, ko viņiem spērt? Es vairāk filozofiski. Es teiktu, ka atbildības uzņemšanās ir ļoti būtisks kritērijs. Mēs jau sākumā runājām. Jā. Saprast, ka mūs neviens nenāks glābt. Un tālāk, ja cilvēks uzņemās atbildību, un saprotu, ka ne dakters, ne uztur speciālists, ne jebkurš speciālists medicīnā vai pie kā viņš iet pēc padomu, pēc palīdzības, viņa vietā nedarīs tās lietas, lai cilvēks būtu vesels. Ja mēs to saprotam, ka atbildība ir mūsu pusē par sevi vai par maziem bērniem, tad, kas tagad ir tie nākošie soļi? Tad es teiktu, tagad es ieraugu 3, un mēs jau 2 izrunājam no tiem. Tad pirmais būtu paskaties savā šķīvī un padomā, kas vairo tavu šī brīža simptomu vai slimību rada. To ņem nost, to neēd. Paskaties savā šķīvī, varbūt tu vari kaut kas tur pietrūkst, un tur pieliec kaut ko klāt, kas vairo tavu veselību. Protams, ir jāsaprot, kas ir tie produkti abos gadījumos. Kur to tavu šķīvi var atrast? Kāds grāmatas, es domāju, labs resurss. Jā. Un trešais punkts būtu, kas attiektos jau pirmie 2 par uzturu, un trešais punkts būtu par visu pārējo dzīvesveidu, kas sevi ietver kustības, iešanu dabā, sauli, miegs, rūks par labu miegu, par savu ikdienas ritmu, par savu stresu un emociju menedžēšanu, vadīšanu, tā kā mēs teicām, stress traucē labam vai sagramošanai. Īstenībā tie visi 3 punkti kopā ir tas dzīvesveids, no kuriem pirmie 2 ir uzturs, un tas ir liels darbs ikdienā. Tā ir atbildība, un tas ir nopietns darbs ikdienā, jo, ja mēs arī teicām, ka visu, kā mēs šodien jūtamies, ir mūsu pašu rociņu sastrādāts, zinot, nezinot, gribot, negribot, un es jau nesaku, ka es daru visu pareizi. Tā kā es tieši sākumā dalījos, kā es saviem bērniem, kā es viņiem pati nodarīju daudz ko, arī tobrīd ticot, ka es esmu laba mamma un kad es viņiem palīdzu būt veseliem. Ja? Bet tikai laikam ejot, es varēju ieraudzīt, cik kļūdas daudz izdarīju. Tā kā darīt labāku ikdienā un ar pateicību ķermenim, kurš dziedinās pats. Bez viņām mēs šajā planētā nevarētu tā kā uzturēties, vai ne? Un zini, kas vēl ir labi, ka nav par vēlu. Nekad nav par vēlu, jo ķermenis šo pašdziedināšanās spēju, kā mums viņa piedzimstot daba uzdāvina, tā līdz pēdējiem elpas vilcienām mums šī spēja piemīt, tā ir mūsu superspēja. Un mums nav jādiriģē. Ja tas mums būtu jādara, tagad sadziedē līkīgā, tagad tāda šūna, tagad hormonu atjaunot, tagad neiromediatoru, tagad šito, tad mums nebūtu tas laiks kaut ko darīt. Bet mēs pēdam mieriņā, pateicībā, baudām un ķermenis tālāk zina, kur to likt. Un jā, par to mums nav vairs, kā ķermenis to izmanto. Bet saprast, ko tas ietekmē, veselību vai slimību, tā ir mūsu atbildība. Jā. Kur tavu grāmatu var nopirkt? Jā, manu grāmatu un informāciju par GAPS apmācībām var uzzināt, atrast manā mājaslapā silvijāgā.com. Tātad joprojām ir pieejams šis kurantur.lv blogs, kurš, protams, kā es teicu, iet šobrīd kapitālo remontu. Un jā, ik pa laikam kāds grāmatas ir arī grāmatnīcās, bet tad viņas atkal vairs nav, viņas ir izpirktas. Un tā kā pie manas mazajā e-veikliņā ir nopērkams grāmatiņas. Un šī zilā grāmata jau tulkošanas procesā, tā vēl tā kā nav latviski pieejama, bet 3 citas grāmatiņas ir latviski pieejamas. GAPS grāmata zeltainā, par sirds veselību, sarkanā grāmata un par veģetārismu vietu veselībā arī ļoti vērtīga grāmatiņa. Un jā, un GAPS grupas, tātad es atbalstu cilvēkus, mēs to darām kopā grupā, kas ir fantastiski, ir šis savstarpējais grupas atbalsts un enerģija. Un man 2 veidi, 2 formātu mācības ir šis GAPS pamata uzturu, mēs mācāmies jā, nē produktīvs, kas ir vieglāks ceļš, kā iesākt GAPS
tas ir 3 mēnešu, pagaidām, 3 mēnešu apmācību kurs, kurš 2 reizes gadā notiek. Rudenī sākās un janvārī sākās. Un tad ir šis intro gaps, ir gaps sākuma diēta, tas ir tāds grūtāks, striktāks protokols, kur mēs ejam uz 100%. Tur nāk tādi, kas ir, gatavi noprieduši, vai jau ar iepriekš gaps pieredzi, vai arī ļoti slimi cilvēki, kuriem to vajag ātrāk. Un tas notiek mums parasti novembrī un aprīlī, kuriem abiem šiem mēnešiem 30 dienas gadā. Tā kā 30 dienas mēnesī. Un tāpēc mēs tajos vēlā rudenī, agrā pavasarī ir īstais brīdis arī ziemā introgaps ievērot, kāpēc tieši tajā, tāpēc, ka pirmajos 4 introgaps posmos mēs noņemam svaigus augļus un dārzeņus nost, lai saudzētu zāniņus, lai viņam būtu laiks iedzināties. Un tāpēc tā kā vasarā un agus rudens, tur vēlas pavasaris, kad zaļumi sezonāli mums ir pieejami un gribās ķermenim, tad tas tad ir grūtāk. Bet, protams, ja piemēram kādam ir veselības dēļ, tas jādara jūlijā, augustā, tad to var darīt jūlijā, augustā, protams. Bet tā, ja tas ir profilaktiski vairāk vai ir izvēle, kad to darīt, tad mēs darām to novembrī un aprīlī. Un tūlīt 26. gada aprīlī, 1. aprīlī mēs sāksim nākamo, kas būs jau 15. introgaps izaicinājuma grupa. Tā kā cilvēki var pieteikties un nāk kopā gan darīt reizē, gan mācīties teoriju ar manu un ar grupas atbalstu. Tā kā ļoti vilinoši. Pilnīgi noteikti ļoti vilinoši. Vai, paldies, Silvija, par tik interesanto sarunu. Atnāca atmiņā ļoti daudz lietas no tām, ko iepriekš es jau biju lasījusi, pat arī biju tulkojusi, biju dzirdējusi. Daudz, kas ir dzirdēts, daudz, kas nebija saprotams. Šodien izskaidroju ļoti vienkāršiem vārdiem, diezgan sarežģītus jēdzienus un ir iemesls paskatīties savā šķīvītī. Ir pilnīgi skaidrs, ka mēs esam tie, ko mēs ēdam, tā mēs arī jūtamies, jo mēs ēdam vairāk to, kas tā kā kuņģītim un zarniņām nepatīk, vai tām interesantajām šūnām, kurām nevajadzētu vairoties mūsu organismā, kurām savukārt patīk, tad mēs jūtamies tā, kā mēs jūtamies. Un, ja ir kāda sajūta, ka tomēr vajadzētu kaut ko mainīt, tad droši vien, ka tagad es saprotu, pie kā vērsties. Paldies liels par šo skaidrojumu. Paldies arī par to, ka tu iedevi informāciju, kur mēs varam skatīties papildus. Ir video, redzēju, šodien arī skatījos grāmatu noteikti iegādāšos. Paldies par jauno kursu. Informācija pagaidām ir Instagramā un Facebookā, man liekas, profilos, tā kā tur vairāk mājaslapā vēl neesmu paspējis ielikt. Bet, varam rakstīt Instagramā, Facebookā, WhatsAppā, visos kanālos atbildējuši cilvēkiem, e-pastā un tā. Paldies par aicinājumu arī, lai nodara uz veselību tev, lai nodara uz veselību klausītājiem, skatītājiem, un vienmēr esmu atvērta, man ir tik daudz ko stāstīt, un man cilvēki pazīst to, ka es daudz runāju. Tā kā, lai iet labumā, lai nodara uz veselību kaut kas, un kaut vai vienu domu, lai aizķerās kādam, un Es pieņemu, ka mēs vēl tiksimies kādreiz, jo šis sarunu cikls turpināsies un ļoti daudz, kas palika neizstāstīts. Es vienkārši jūtu, ka tev ir ļoti, ļoti daudz vēl, ar ko tu gribētu dalīties. Vienkārši sarunas formāts ir pietiekami īss, ka mēs varam tikai drusku ieskicēt tās lietas, ar kurām tu nodarbojies un tās brīnišķīgās dziedināšanas, teiksim, tos piemērus. Tā kā liels paldies par šo sarunu, paldies par ļoti vērtīgo informāciju, un es ceru, ka arī mūsu skatītājiem daudziem noderēs, un uz tikšanos nākamajā reizē vēl kādās interesantās sarunās. Un pirms izslēdzam ierakstu pogu, paldies par darbu, ko jūs darāt, kā uzņēmums, kā cilvēki, palīdzot cilvēkiem, arī izglītojot cilvēkus lielā mērā par cilmes šūnu, tā kā saglabāšanas iespēju un to potenciālu, ko tas var iedot veselībā bērniem un varbūt mazbērniem. Tā kā paldies par jūsu darbu un prieks, ka mēs varam savstarpēji viens otru atbalstīt un lai nodara uz veselību. Paldies, un tad uz nākamo tikšanos. Atā!